Pirms epizodes sākas, ir režisora piebilde. Filmēšanas laikā viena no kamerām izslēdzās, kā arī nebija ierakstīts galveno mikrofonu audio, un tās ir mūsu pirmās savārītās ziepes. Nākošās epizodes kvalitāte būs daudz augstāka. Izbaudiet epizodi. Mani sauc Sofija. Mani sauc Bruno. Mani sauc Nikols. Mani sauc Dārskins. Un mēs sākam vārīt ziepes. Tātad šī ir pirmā mūsu podkāstu epizode. Un mēs sāksim droši vien ar iepazīšanos. Patiešām, kurš vēlas sākt? Mēs dzīvojam demokrātijā. Un tu esi līderi, līdere, tāpēc. Ja kāds jau redzēs mūsu Instagram blogā, tad mēs ievietojam nelielus rakstus. Mēs apmēram runāsim par to pašu, bet vienkārši uzdosim viens otram jautājumus. Tātad es esmu the leader, the boomer and the problem solver. Es esmu šī podkāstu līdere un es principā mēģināšu izdarīt visu, lai šis projekts ir ilgi dzīvojošs, lai tas nav vienkārši 1-2 epizodu darbs un lai patiešām mēs sasniedzam to auditoriju, ko mēs gribam un lai turpinātu mūsu darbu. Es mācos Rīgas 25. vidusskolu 10. A klasē, kā arī visi šajā telpā. Un brīvajā laikā es piedalos ļoti daudz kur. Pārgājienos, aktivitātēs, visādās lekcijās. Šobrīd esmu Future Heroes 4. sezonas dalībniece. Biku vēlāk es pastāstīšu sīkāk par šo projektu, tāpēc, ka man vajadzēs arī jūsu atbalsts manā projektā, kurā mēs taisām ar manu komandu, kā arī esmu Eiropas parlamenta vēstnieku skolas aktiviste no šī gada. Un, principā, jā. Tas ir viss. Jautājumi? Jautājumi nav, tu esi laba līdere. To es jau esmu pamanījis, jo tu visus vedi. Es rociņas, jā. Jā, apmēram. Paņemies kāko un izmet pa logu. Nu, nē. Es esmu šī projekta mamma, nevis. Jā, agresīvā mamma, kas paņemies kāko un izmet pa logu. Es neesmu agresīvā mamma. Labi. Labi, mēs varam pateikt, ka tev ir daudz enerģijas. Ok, man aizvainojumi manā projektā. Nu labi, tas ir tikai joki. Es ceru, savādāk. Nē, tie ir tiešām joki. Es vienkārši mēģinu uztaisīt šo darbu organizētāk, uzrakstīt nelielu scenāriju, ieskaitot punkti, un lai patiešām šīs projekts dzīvo un dzīvo ilgi. Varbūt pat līdz mūsu skolas 12. klases beigšanai. Tik nes. Es nezinu tavu vārdu, Bruno. Bruno. Es nezinu, ko tu rakstīju tajā postā, bet... Tas ir mazsvarīgi. Jā. Es eju skautos, es eju šīs skolas, 25. vidusskolas tautas kultziņā. Brīvajā laikā es spēlēju ļoti daudz videospēles. Jā. Ok, vai to, ka tu esi skauts, nozīmē, ka tu ilgstoši dzīvo mežā un runā ar vāverēm? Nu, ilgstoši, maksimums kaut kādas 6 dienas. Un, nē, es ar vāverēm nerunāju. Es vēlētos, bet labi, nemēr. Jā. Vispārīgi. Kāpēc tu izvēlējies tieši skautus? Ja godīgi, mēs esam vienā klasē jau 10 gadus, bet pirms viņa es nezināju, ka mūsu valsts ir skautu nodarbošanās. Es tikai tagad par to uzzināju. Jā, ka patiešām tā ir, un tu varbūt sīkāk pateikt, ko jūs darat, kāds ir jūsu mērķis, vai... Jā, reason, kāpēc tu vai vispārēji nezinu, tāpēc, ka neviens nereklamē to. Mēs to darīsim. Jā. Mēs to darīsim. Piedalieties skautu nodarbībās. Kā mēs varam sazināties ar tavu vienību? Es nezinu, man par e-pastiem. Okay. Es uzzināju, ka es patieku ar savu brāli. Viņš man pateica, ka vajag gribu piedalīties, un es izmēģināju. Viņš ir vadītājs, jā? Viņš tagad ir vadītājs. Un es ir viņa vienībā. Tātad tu esi savu brāli, jā. Man patīk reāli, dažreiz es ieskatos sarakstēs, un tad vienkārši par kaut kādām nometnēm viņa brālis raksta, nebaidies, mana mamma par tevi samaksās. Protams, tava mamma par tevi samaksās, jums ir viena mamma. Patīk mums joki, arī kā mēs to jokojam tieši nometnēs, tur ir citi cilvēki,
Un kā tos joks, piemēram, mana mamma pat šo nometni nesamaksāja. Kā? Un citi viņi nesaprot, ka mēs esam kā brāļi, tas ir confusing priekš viņiem. Jā, tā kā kāpēc vadītāja mamma maksā par vienu no skautiem? Kāpēc tas ir? Tā strādā, tā var. Un jā, bet ko es vispārīgi daru? Kāds ir jūsu mērķis vai to, ko jūs apgūstat šajās nodarbēs? Tas ir vairāk kā kāds tur vispār no šis prasmes, piemēram, lai attīstītu sevi, tā kā, lai tu nebūtu tāds tā kā ļoti traks cilvēks, kā, piemēram, daži no mūsu klases. Tu runā par disciplīnu pašlaik? Mazliet arī, bet, jā, plus mīnus disciplīna. Tur nav tik liela disciplīna, bet kā tu iemācies būt normālam cilvēkam, nevis ar spēku, bet kā, come on. Esi normāls cilvēks, un, piemēram, nemēs nonākt mežā. Ok, tātad par devas aizsardzību, jā. Un, piemēram, viņš visu laiku sien no šņurītēm kaut kāds mezgls. Visu laiku, jā. Ir kaut kāds noteikts prasmes, kuras viņš ir iegūs un kuras viņš izmanto dzīvē. Un, piemēram, nesen mēs piedalījāmies abi kaņieru pārgājienā, un viss tādu lietu, kuru var izdarīt tikai skauts, un viņš mežā vāca bērza. Pastāsti, lūdzu, jā. Es stāstu tavā vietā. Nē, sāsti, kāpēc? Neviens to nedarīja, tu biji vienīgais. Es vienkārši paņēmu bērza tās, kas smieklīgi tu biji. Tā kā? Tāpēc, ka bērza tās viņas viegli var iedegt, jo viņās ir... Kas ir bērza tās? Tā kā bērza mīze, bet tā kā paša ārējā daļa. Bērz koks. Kas ir koks? Jā, ok. Mēs pie šī jautājuma, kas ir? Es domāju, ka mēs varam iet tālāk. Tu dejo? Jā, tu dejo? Es esmu tālāk. Dejo, right now. Ej, dejo šeit, šajā studijā parādi. Jā. Twerk. Dustin. Dustin, kā tas sauc? Jā, mani sauc Dustins. Jā. Tiešām. Ko tu dari? Es nodarbojos ar kliņšu kāpšanu 6 gadus. Interesanti ir. Kā tu par kliņšu kāpšanu uzzināji? Bija man klasbiedrs. Kas ar viņu notika? Jā. Viņam notika kas? Viņam notika jā? Kas viņam notika? Trauma. Kāpēc tu runāji tik slepeni? Viņam notika jā, viņam notika trauma. Viņam bija trauma, un tas bija kaut kāda, un tas man lika uzzināt kaut ko, un tāpēc es izdarīju kaut ko citu. Kaut kādā mēs šeit sanāk, pirms 6 gadiem tas bija kādā 3. klasē, un man klasbiedrs piedāvāja iet uz kliņšu kāpšanu. Mēs ar viņu gājām kopā tur uz kāpšanu kādus pāris mēnešus. Viņš dabūja traumu, un tad viņš... viņam labi nebeidzās. Viņš ir dzīvs? Viņš ir dzīvs. Ok. Viss kārtībā. Tu to ļoti slikti apraksti. Divas kājas, divas rokas, jā. Ne, vienkārši... Divi, ne. Pagaid. Vienkārši, kā es iesāku, tas ir interesanti. Es vienkārši viņu nodarbojos pāris mēnešus. Viņam notika trauma. Pēc gada viņam jau viss bija kārtībā. Es sapratu traumu, ka viņam gadu bija jāveseļojas. Tieši konkrēti neatceros, man šeit viņš bija kāju. Kā ir nogriezis? Kas notika ar viņu? Kāja nedaudz nepatīkami izgriezis. Vienkārši izgriez ārā, nav viņa. Labi kāju salauzījis. Tik mistēriski runā. Jā, vai ne? Man liekas, tā bija tik liela antireklāma kliņšu kāpšanai šobrīd. Kā es uzzināju? Es gāju, mans draugs dabūja traumu, un es joprojām nodarbojos ar kliņšu kāpšanu, bet viņam viss labi, viņš ir dzīvs. Niko, kā tev sauc? Es nezinu. Kā Nikolu varētu saukt? Es nezinu, tas ir ļoti sarežģīta tēma. Bet mēs parunāsim, mēs izrunāsim. Mēs varam dot tev citu vārdu. Jaunu vārdu plānošana, jā, visi iedod visiem jaunus vārdus. Kā tev patīk vārds Bruno?
Būs jāpastāst par to joku, kad Astrid saukā Nikolu par Bruno un Bruno par Nikolu. Mēs esam basically Dvīnīši. Twinsies. Okay. Jā, bet Pastāsti par sapratu, sevi, jā. Es nodarbojos daudz ar visām tehnoloģijām. Acīm redzam, jo visu es saliku. Tāda Un, piebilde, ka viņš arī Instagramā uzrakstīja, ka viņš ir The Tech Wizard, ka viņš patiešām atbild. Un jūs redzat kamerās, jūs redzat tikai 2 mikrofonus. Bet te ir vēl viens šeit mikrofons un šeit, ja šitie atslēdzas. Un aiz kadra te ir ļoti daudz vadu un kaut kādas lietas, kuras ir saistītas savā starpā tā, lai nekas nenokrīt. Un lai gan jums ir kvalitatīva bilde, gan arī skaņa. Tu ļoti mistēriski runā. Mums viss ir salikts briesmīgi. Mums viss stāv uz grāmatām. Mums stends ir salauzts. Un viņš turas arī uz grāmatām. Uz dators ir 2 metrs. Viņa stāv uz 21 grāmatas. Un vēl viņa stāv uz šī kabineta atslēgām. Jā, uz dators ir 2 metru attālumā. Es knapi varu redzēt audio līmeņus. Viss var nokrist jebkurā brīdī, un viss var beigties slikti. Galvenais ir ticēt. Šis ir pirmā epizode ļoti skaidrs, ka mums var kaut kas noiet crazy. Gan mēs runājam vairs citā valodā, runājam basically, what do you mean? Puslatviešu valodā. Jā, puslatviešu valodā. Un tas no vienas puses ir ļoti bēdīgi, ka mēs vairs nevaram runāt tiešām latviski. Bet no otras puses mēs iepazīstam citu valodu un brīvi viņu lietojam. Tāpēc, ka vairāk mums pusauģi runā mierīgi angliski, un šī spēja ļoti palīdz mūsu SMU projektam, tāpēc, ka mēs esam 4 šeit. Bet īstenībā mūsu komandā... Ko? Es izlaidu. Šitie 2 ambāļi vienkārši skatās viens otram dziļi acīs. Tik ļoti ir skaisti un romantiski. Un vienkārši ir rēts viņi. Bruno, es tā nepatīk. Jā, vai ne? Ok. Šī prasme runāt angliski mums palīdz, tāpēc, ka īstenībā mums ir 5. cilvēks komandā. Hi, my name is Rochelle. I'm an exchange student from Hong Kong. I will stay in Latvia for 10 months. I'm studying in Riga 25th Secondary School. I joined the exchange program from a company called AFS. So, there is a funny story about me. One day I was chilling with my friend and I have a cup of hot chocolate. Suddenly, I dropped it on my friend's jeans and the hot chocolate split out. So, starting from that day, she had a unique design jeans by me. So, I am a part of Vadam CFS team. So you can see me in the podcast. Vadam CFS. Un tā ir Rišo, viņa ir forša meita no Hongkongas, kura būs Latvijā uz 1 gadu un mācās tieši mūsu klasē. Jā, un viņa izteica vēlmi nevis piedalīties pati, viņa noteikti uzfilmēs nelielu video, kurā viņa parādīsies, un jūs vismaz zināsiet, kas tas par cilvēku. Bet mēs ar viņu sarunājam, ka viņa varētu mums stāstīt kaut kādus interesantus faktus par savu valsti un arī par kaut kādiem novērošanas tematiem, kuru viņa ir ievērojusi vienkārši dzīvot Latvijā. Piemēram, kā tas notiek mūsu mācībās. Un es īstenībā izbrīnījos, ka pirmajā postā, kad mēs runājam par katru iepazīšanu, viņa ierakstīja, ka viņas skolā nav atļauts telefons. Jā. Kaut gan mums ir ne tikai telefona atkarība, bet arī mēs mācīšanas periodā izmantojam uzdevumus.lv, Soma.lv, Mentikom, Ēglis, visu mēs izmantojam, tāpēc, protams, ir skola atļauja. Mēs nevaram izmantot viņu vienkārši kā vēlamies. Kaut gan ir cilvēki, kas to joprojām dara. Kaut gan, jā, ir noteikti cilvēki, kas sēž, neteiksim, kur. Nenoteiktās vietās. Jā, un kuri lieto, un man, ja godīgi kaitina tas cilvēks, kad viņam aizrāda un viņš nenoliek. Tas ļoti traucē procesu, tāpēc, ka tu nesaproti, vai tev ir grūtības 40 minūtes nosēdēt bez telefona. Ja ir atkarības, jāzvada šim tālāk. Nē, es nezinu šo tālāk, bet es uzzināšu.
Tāpēc, jā, Rišula mums teiks faktus, mēs par viņiem parunāsim, izlasīsim un arī no mūsu skatu punktu parunāsim par to, ko mums tas nozīmē. Un kāds vispār ir mūsu mērķis šim projektam? Informēt cilvēkus par skolas pasākumiem un arī, lai ir kaut kas jautrs, ko paskatīties. Jā. Un arī mēs centīsimies, mēs nezinām, vai tas sanāks joprojām, mēs centīsimies katru otro epizodi kādu skolotāju vai darbinieku no skolas intervēt. Un tas parādīs skolotājus vairāk cilvēciskā gaismā, nevis kā kaut kādi ciklonētieši, kas stāv klases priekšā un mēģina tev ieborēt Pitagora teorēmu. Jā, tāpēc, ka, piemēram, runāt vispār par skolām un vispār, kas ir tajā skolā svarīgs, parasti jaunieši domā skolēni un skolotāji. Bet, ja tā padomāt, ir tik daudz skolas personāla, kuru nenosauc, bet kuri ir ļoti svarīgi mums. Piemēram, ja nebūtu pavārs, mēs neēstu tās garšīgās pizzas skolā vai pusdienas. Ja nebūtu apkopējis, tad mūsu skola būtu atvainojusi netīra. Bet mums ir cilvēki, kuri tikai devolē. Pasaka, atvainojos, it kā tu līdz pateikts kaut ko tik ļoti pretīgu, kaut kādas sliktas tādas vārds. Un saka, nē, bet tas ir... Atvainojos, netīra. Jā. Man patīk dramatizēt. Tiešām. Nevar būt. Un, piemēram, bibliotekāra, viņa gan ir skolotāja, bet arī cilvēks, kurš palīdz mums ar grāmatām, gan arī cilvēki vienkārši, kuri, piemēram, vada pulcijas, tautas dēļ kolektīvu vadītājs, un mēs gribētu viņus intervēt. Kaut gan mēs vēl nezinām, vai tas būs iespējams tikai tāpēc, ka vai būs skolotāji, kuri pēc stundām varēs vienu stundu tā kā runāt ar mums, vai vismaz 30 minūtes. Vai mēs ļoti mēģināsimies? Mēģināsimies. Jā, Man ir ļoti liela grupa, tāpēc, ka pirmkārt šobrīd ir jau 5, un mēs vēl, protams, esam skolā. 5:30, un mēs skolā esam kopš 8:30. Jā, un tāpēc, jā, mūsu mērķis ir gan runāt par skolas pasākumu, gan vienkārši par jums aktuāliem tematiem. Tāpēc jūs varat rakstīt šos tematus gan mums Instagramā, gan mums YouTube komentāros, gan mums ir izveidota Google Forms, kurā jūs varat runāt par savām ziepām. Kāpēc vispār ir ziepas? Kas ir ziepas? Ko mēs ar viņiem darām? Kas ir ziepas? Mēs savārīsim ziepas, piemēram, ar skolotājiem. Mēs savārīsim ar viņiem ziepas. Piemēram, skolas stundu laikā viņas nevar neko tādu pateikt, jo viņas ir kā skolotājs. Bet pēc stundām viņi ir vienkārši parasts cilvēks. Un tāpēc viņi, ja mēs sarunājam, nedaudz palūdzamies, maybe viņi varētu spill the tea nedaudz par kādu cilvēku, kas viņam varētu nepatikt. Tāpēc, ka katrā epizodē mēs gribam iesaistīt šo jautājumu, kādas ziepas varat jūs. Principā, kā radās šī ideja veidot podcastu? Oriģināli mēs gribējām burtiski varīt ziepes. Nē, vēl pirmsākumos. Ar ko mēs sākām? Tu atceries? Nē. Šeit ir ļoti daudz cilvēku, kuri saprot kodēšanu. Mēs gribam izveidot kaut ko digitālu, kaut kādu māku vai kaut kādu vienkārši lietotni. Un pēc tam vienkārši man nepatika, ka mēs nevaram vienoties. Un es uzrakstīju vārnu ziepes, bet es izmantoju viņu kā metaforu. Viņu visu uztvēra kā tiešām piedāvājumu vārnu ziepes. Ja tā ir laba ideja, jo tas ir ļoti vienkārši. Jā. Es pat iemācījos speciāli, kā izvārīt ziepes un uztaisīt. Kaut gan tur nav jāvāra nekas. Jā. Un tāpēc mēs gandrīz sākām vārīt ziepes. Pēc tam tiešām prātā veidojam podcastu. Un man liekas, viņiem abiem ir ļoti tuva šī tēma. Pastāstiet par saviem video. Mēs skolas laikā, īstenībā pirms pat mēs taisījām priekšmācību stundām video, es biju taisījis, man bija YouTube kanāls, kurā es taisīju visādus video, kas ir kā jebkura bērna sapnis, kas skatās Jacksepticeye, visus gamerus, un gribēju kādu Minecraft kanālu uztaisīt vai video spēļu kanālu. Bet, protams, es centos sakot saviem zemes kvalitātes sapņiem. Zemes kvalitātes sapņiem? Ziņā, ka jau tie visi video man tajā laikā iedomājies, ka 10-gadīgs bērns mēģina taisīt gaming video, ka viss, ko viņš ir skatījies, ir Jacksepticeye, kurš 24/7 bļāva tajos laikos vienkārši. Tas nebeidzās labi. Pēc daudz nebija. Tam bija slikta situācija, ka kaut ko es nospiedu e-pastā, savā e-pastu kontā, un kā Google atsūtīja, ok,
tev vajag apstiprināt, ka tu esi tu, tev vajag ID iesniegt, basically. Tas bija pirms man ID bija, un tāpēc es nevarēju neko izdarīt. Un tev vienkārši man kontu izdzēsa. Un tāpēc man tas vecais e-pasts, kas man bija, un arī YouTube kanāls kopā ar to, viņš vairs nav vēsturē pazudis, nekad nevarēs atrast. Un arī man Epic Games konts, viņš ir uz tā e-pasta, bet es nevaru viņu nomainīt bez e-pasta. Es nevaru tur e-pastu nomainīt, bet lai es nomainītu bez tā e-pasta, es viņiem sūtīju, un viņi grib, lai es atsūtu pēdējo datumu, kad pēdējo reizi kaut ko nopirku, un arī pēdējos 6 skaitļus un tās kredītkartes, lai apstiprinātu, ka tas biju es. Bet kā lai es to atcerētos? Es nezinu, tas bija pirms gadiem, tāpēc man nav jāuzmas. Un tāpēc es to kontu vēl varu izmantot, bet es neko tur nevarētu teorētiski nomainīt. Es nevaru paroli nomainīt, es nevarētu, sepus arī nevaru tur nomainīt, un tāpēc viņš nedaudz. Viņš ir saslūšā stāvoklī, ka es viņu mierīgi izmantoju, bet ja kaut kas aizietu greizi, tad tas neveiktos labi. Bet, jā. Un pēc tam tad skolā bija, ja es nemaldos, pirmais video bija priekš latviešu valodas. Mums vajadzēja intervēt cilvēkus uz ielas par kaut ko. Par ko mums vajadzēja intervēt? Par ūdeni mums vajadzēja intervēt cilvēkus. Par kādu ūdeni viņi dzer vai no krāna vai pirks un tā tālāk. Mēs, man liekas, bijām gudrāki un intervējām skolotājs. Žurka. Jā. Man liekas, man vēl projām odraivā mūsu ģeogrāfijas skolotāja un, man liekas, mūsu klases skolotāja pašlaik. Jā. Un tā sākās, ka Dastins ar vēl vienu komandas biedru nenosaukt to vairs nav šajā skolā. Mēs vēlamies viņu atpakaļ. Izdarīt, kā viņš miris. Tāda sajūta, jo viņš ir citā skolā. Ja, bet jūs čatojat vēl prām? Jā. Viņš mums vēl pietrūk. Jā. Sauciet viņu atpakaļ. Viņš ir tehnikumā. Sauciet viņu atpakaļ. Pagaidām, viņš ir tehnikums. Sauciet viņu atpakaļ. Jā, viņš nenāks atpakaļ, jo viņam ir stipendija tur un ģengi. Jā, tā tad nevis izglītība, bet nauda. Nē, arī tā ir ķīmija, bet Mēs kā atgriezīsimies pie šī tieši runājot par šodienas nodarbību. Kas tevi motivē? Nauda. Jā. Un, viņi patiešām taisa ļoti labas video, ļoti smieklīgas. Tu ieliksi tā kā nelielu bloopers? Es centīšos kaut ko. Es kaut ko lielākā daļa no video izklaides faktora bija blooperi. Parasti pašu video nebija tik ļoti. Piemēram, mums pie intervijām tur vajadzēja kaut kādus pāris minūtes, 2 minūtes, bet video sanāca kaut kādas 6 minūtes vienmēr. Jo lielākā daļa ir blooperi, jo parasti arī, kad ir kaut kādi video projekti, lielākā daļa no klases neko neizdara, un viņi sēž blisinot acis, vienkārši domā, tur ir televizors. Un tāpēc tad ir labi ielikt vienkārši blooperus, lai ir ko darīt stundas laikā. Bet arī tieši dēļ tā vajag vienmēr plānot uz stundas beigām to video. Jo, piemēram, kad ir jebkas smieklīgs klasē, tad pārējos stundas laiku neviens klasē neko nevar fokusēties, un viss paliek skaļi, un tas ir ļoti kaitinoši. Un tāpēc vajag vienmēr tās pēdējās 10 minūtes kaut vai video, ka ir uzlikt pašās 10 stundas beigas. 10 beigas. Un pēdējās 10 minūtēs? Jā, paldies. 10 stundas. Pēdējās 10 minūtēs. Pēdējo 10 stundas 2 minūtēs. Es varu iedomāties tikai 10 stundas, kā tas skatīties šitā tā jūsu. Es gribu tā kā vienkārši es tā rādu, bet vēl ieliet savu momentu. Tad mūsu mērķis skaidrs. Un kāpēc mēs izvēlējāmies podcastu un kāpēc mēs to izdarījām? Sociālā tīkli. Kur mēs esam? Mēs esam Instagramā, TikTokā, Spotifyā cerams, ka būsim. Tos vēl nezinu. Es ceru, ka sanāks. YouTube, protams. Un vai ir kas vēl? Manuprāt, nē, bet mums vienkārši ir Google form. Noteikti, man liekas, ja YouTube pēc šī video aprakstā mums ieliksim linkstrī un arī atsevišķus linkus. Pilnībā viss aprakstā, jā. Tāpēc jūs atradīsiet jums foršāko sociālo tīklu, kur jūs varētu mūs atbalstīt. Mēs vēl gaidīsim. Un, ja jums kaut kas nepatīk, vienkārši sūtiet
visiem sūtiet mūsu linkus savai mammai, saviem skolotājiem, saviem bērniem, ja jums ir, saviem visiem. Kaut vai savam sunim uztaisīt kontu un viņiem atsūtīt. Dieva dēļ mums kaut ko vajag, jo mēs iesākam un mums būtu diezgan svarīgi jebkā iesākt normāli. Ko tu izdarīji? Ko tu izdarīji, jā. Ko tu izdarīji? Kādas ziepes tu esi savārījis savā dzīvē? Es? Jā, ko tu esi sadarījis? Es to vienreiz gan trīs aizvedu uz Mārupi. Uz Mārupi? Viņš pat nezina, ka viņš gan trīs aizvedu uz Mārupi. Pa kuru laiku? Vienreiz bija, kad mums vajadzēja pēc ekskursijas mums atļauj braukt vieniem mājās. 7. klasē bija. Viņiem nedrīkst. Viņiem nedrīkst braukt vieniem. Man liekas, tu mani gandrīz aizvedu uz Gaidezeru. Tas arī, jā, bet... Es jau domāju, ka es sajaucu. Ko? Kad tu mani gandrīz uz Mārupi aizvedi? Kur ir Mārupe? Kas ir Mārupe? Mēs nespējam. Mums paveicās. Ko? Jā. Kāpēc es par to nezinu? Skaidrojies. Tagad. Kāda ekskursija? Pa kuru laiku es gāju uz ekskursijām? Es zinu, jo bija ilgs periods pirmajās klasēs, ka es vienkārši negāju uz ekskursijām. Jo, es nezinu, tas bija sīks, viņš teica. Un arī lielākoties, jo man slikti duši ļoti nāk no transportiem. Man bija šī problēma bērnībā. Autobusi bija briesmīgi maziņi. Tā kā mani vecmāmiņa dzīvo Bauskā. Un, lai tur tiktu, man jābrauc ar tramvaju, tramvajs ir ok. Tad ar no Rīgas autobuses līdz Bauskai. Tad tā kā tas ir apmēram stundu 20, tad 15 minūtes atkal no Bauskas kaut kur biku tālāk. Es zinu nevienu no šiem vārdiem. Autobus ir Bauska, bet es nezinu, kur. Tas, kas ir autobus. Un man visu laiku bija slikti. Un jā, tas ir bēdīgi. Pēc tam ilgi braucu. Vienreiz es izvēlējos autobusu. Kad braucu ar skolas ekskursiju. Tad mēs nevaram turpināt. Kad tu mani gandrīz aizvedi uz Mārupi? Kāpēc? Kas tā bija par ekskursiju? Vai tu atceries to? Tieši neatceros. Kurā klasē tas bija? Bija 7. 8. Tas bija kurš gada laiks, varbūt viņš atcerēsies. Tā nebija ziema, to es varu pateikt. Visticamāk bija rudens vai pavasarī. Tas man neko neizsaka. Vienīgie gada laiki, kad mēs kaut kur brauktu, kad ir skola. Tā nav vasara, tā nav ziema, to es zinu. Pārējais domā. Es neatceros. Es vienkārši atceros brīdi, vienkārši vienu maziņu brīdi. Ekskursijas. Nē, mēs vien tiksim galā. Tas bija kaut kāds autobus vai trolejbus, vai kur tu mēģināji ievest mani? Atceros, pateikti. Es vienkārši zinu, ka bija viens tāds brīdis. Es vienkārši atceros. Viņš bija. Tas ir apmēram kā viņa draugi. Draugs bija, viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Bija, un dzīvs laikam. Jā, varbūt. Jā. Un vēl, varbūt, es atceros, man ir pārskats, ja es visu laiku ar kladītēm, es vienkārši atceros, ka es esmu cilvēks ar kladīti. Ja es neatceros manu vārdu, ka mani sauc Sofija, es cilvēks ar kladīti. Varbūt mums sanāks likt par šos podkastus mūsu skolas YouTube un arī varbūt Instagramā. Mēs atdzīvināsim to profilu. Es nesen atradu Rīgas 25. vidusskolas Instagram, kurš, diemžēl, nav aktīvs. Varbūt tie skolēni, kuri bija atbildīgi, tā kā vairs nemācās, vai vienkārši cilvēkiem nav laika ielikt. Es ieraudzīju 2014. gada bildi, kur ir rasēna automāts, un es esmu tik dželos. Es tik vīlies, ka viņš šobrīd nav. Piemēram, mums pašlaik nav ne piena, ne ābolu. Nē, piens ir iepriekšējām klasēm. Mums nav, mums. Mēs zogam ābolus. Tā nav zakšana. Vienkārši apēdam tos ābolus, kurus viņi neapēda. Zaglis. Krimināls. Tikai kādas ziepes mēs zogam ābolus no skolas. Mēs zogam neapēstos ābolus, kas būtu sapūši. Lūdzu, skolas pavāri. Ja jums šī informācija nepatīk, mēs esam gatavi atvainoties.
Līdz direktorai atsūtīs no skolas, izmetīs par to, ka tu ēd. Tu, ka tu ēd ābolus skolas, kur neviens neēd. Tieši tā. Ir daļa, kur ēd, ir daļa, kur vienkārši neņem, un tad tas paliek, ko tu domā. Tas var paņemt 15 ābolus. Nē, es pēc ņemu 4. Veselu ābeli. Jā, apmēram. Un varbūt zini, kā mums patiešām cancelos no ēdnīcas, mēs varēsim pirkoši pizzas. Nē, man ir vienīgā dzīve. Vienīgais iemesls man palicis, par ko dzīvot skolas pizza. Jā. Mēs, starp citu, gribam ļoti par to parunāt arī ar pavāriem, tā kā viņus intervēt. Tāpēc tas būs ļoti interesanti epizodi, jums sanāks. Un mums ir vēl tāds punktiņš. Kāpēc tu skaties tā? Kāpēc tu vispār skaties? Vienkārši skaties apkārt un laizu lūpas. Vienkārši. Kas tas bija? Kas tas bija? Grupas šatā kaut kas ir ielikts. Mazsvarīgi. Es ceru. Vēl mums ir vispār, kas šī ir tāda par nedēļu? Vai viņi ir svarīgi? Es zinu, ka viņi ir svarīgi, jo tev ir karodziņš. Jā, aicinājums visiem lūdzu šīs nedēļas laikā nešāt karodziņu un pieklājīgi, jā. Un pieklājīgas... Pieklājīgas apģērbs. Pieklājīgu apģērbu. Standarts. Visi? Man ir ļoti pieklājīgi. Jā, izņemot mani. Man ir šalta, ka tāpēc, ka man bija augsts šodien. Un, jā, aicinājums jūs nesāt karogus un vienkārši ieskatīties šajos datumos, svinēt. Un, piemēram, mūsu 11. novembrī Latvijas dienā mēs veidojam klases stundu, kurā mēs ar Bruno prezentējam prezentāciju par šo un rādījām video, pēc kura mums bija kahūts. Un kā jūs domājat, cik bija pareizes atbildes? Maz. 56%. Jā. Bija ka vairāk par pusi. Tas ir bēdīgi, ka cilvēki nezina savas valsts vēsturi. Īpaši, kad tev būtiski viņi pastāsta. Man atmiņa netur. Es pat nevaru atcerēties. Izdzēs failus, ja tev netur Es pat nevaru atcerēties, cik man pirksti ir. Tas ir tā, ka visā. Nē, mazāk. 5. Jā, tur nebija, parasti kahūtā ir vienkārši šitā ten ceturdaļās podziņas, bet šajā ten tur bija bildīti un viņi bija maziņi, 2 pikseliņi tās katras podziņas. Mēs labosimies. Mēs nezinājām, jo mēs stāvjam tur. Jā, mēs labosimies. Jā, jūs paši nedarījāt savu darbu. Wow. Cik jums būtu procenti, ja jūs darītu? Visticamāk, 100. Es dabūtu kāds 80. Jā, mums Viņa bija... pievienoja kaut kāds jautājums, es pievienoju kaut kāds jautājums. Mums bija testa versija, kad mēs vienkārši tā kā, vai tas strādā un kā tas strādā, tā kā. Un es pasaucu savu labāko draugu un viņu. Un tad vienkārši viņš dabūja kādas 80% patiešām. Un tā kā pirmo vietu. Tāpēc, ka viņš ir neatbalsts. Divas īsi jautājumus. Un tur bija interesanti jautājumi īstenībā, kur tas notika, vai tas notika Raini kapos. Visi atbildīja, jā. Es nedzirdēju nevienas kapus. Es vienkārši... Brāļa kapi. Tu ļoti konkrēti labi pastāstīji visu. Un tad tu ieslēdzi 15 minūšu video. Kā tu gaidi, ka es pēc 15 minūtēm atcerēšos? Man 15 minūtes nekas Tas galvenais mums nepabrīdināja nevienu, ka ir kahūts. Tu to dari speciāli. Nu, izņemot mūsu... Jā, es to daru speciāli, lai pārbaudītu, ka cilvēki klausās, kad es runāju. Izrādās, nevienu nav svarīgi. Un arī pat tagad mēs taisam šo podcastu, tur būs 4 laiki. Es, tu, Dastins un Bruno. 5. Mans suns. Lai. Zini, tā kā no visiem saviem privātiem akauntiem. Jā, man ir kaut kādi 6 e-pasti. Tev vajag. Tev vajag izveidot kontus tā kā un vienkārši nolaikot. Man nav jāveido, man jau viņi ir. Nu, tad nolaiko. Es centīšu. Nu, sākums samontē, pēc tam ielēc, pēc tam nolaiko. Nu, īstenībā ļoti labi, ka mūs atbalsta arī Latvija. Mēs esam reģistrējuši savu uzņēmumu. Mums valga tikai ievietot savas oficiālās bildes un iesniegt. Un mūs piesako viņa Instagramā. Dažas bildītes viņi nolaikoja, dažas neceros, kuras man pačna. Es tas zinu.
Es nezinu, ko mēs darām audio klausītājiem. Mēs kaut ko stulbojamies ar pirkstiem pret galdu. Never go. Poor audio listeners, no. Jā. Ar Dievu ausis. God's speed. Tā kā šeit tu redzi, ko es daru, ja? Spotify, vienkārši. Oh my God, ko viņi izdarīja? Jā. Tāpēc arī uz fona jūs varat redzēt, varbūt karogu. Mums viņš stāv vienmēr šajā klasē. Nē, viņi daļiņa var redzēt. Vispārīgi, mēs esam matemātikas kabinetā. Jā, mēs īstenībā tā kā, kad mēs domājam par podcastu un arī ieteikums jums, ja es nolemētu filmēt vasaru un es domāju, filmējam ārā. Ok, sākas ziema. Nē, sākas rudens. Pēc tam ziema. Kur jūs filmēsiet? Ja jums ir pie kāda mājā tā kā vieta, tad jūs varat filmēt pie kāda vienkārši no komandas biedra. Bet ja jums nav, kā mums? Nē, pie Dāstina mājas ir būdiņa maziņa, kur mēs varētu teorētiski filmēt. Tas ļoti Tas izklausās. Ja Dāstina māja, kaut kādu būdiņu. Ir mistērijas būdiņa. Tur ir jumtiņš, tur ir gaismiņa, kas ir ļoti slikta. Bet tur arī ir rozeta, tāpēc jau varētu iesprāst datoru. Te ir kaut kāda modificētā būda, tur ir rozeta. Jā, tāpēc tur teorētiski. Ja ļoti sagribētos, vai ja vasarā skolotāji pasaka, ejiet uz citām mājām, jūs skolā nevarat filmēt, tad mēs varam mierīgi ārā vienkārši tur tajā būdiņā. Jā, mēs visu laiku mēs varam azartspēles spēlējam. Mēs varam uzsākt reāli podcastu, kurš mācīt mums spēlēt pokeru. Varētu. Pokers nav tik... Bet vai tas nebūs aizliegts? Bet ziniet, vai tas nebūs aizliegts likt mūsu skolas kontos, tāpēc, ka mēs tā kā stāstam par atkarībām un par tādām spēlēm? Tas varētu būt morāli slikti. Tas varbūt ir moral gray area. Bet es speciāli priekš šitā lasīju Latvijas azartspēļu likumu, lai zinātu, ko mēs drīkstam darīt un ko mēs nedrīkstam darīt. Piemēram, skolā, kad mēs spēlējam stundu laikā, kad spēlējam blackjack un pokeri, mēs speciāli, lai mums nevarētu pateikt, tā nedrīkst, es speciāli, lai tā nebūtu, es izlasīju likumu. Tā ir cita lieta, to var aizrādīt, bet tā kā manā galvā ir tie specifiskie argumenti, ka tas ir azartspēles un tāpēc to nedrīkst skolā. Es to argumentu varu argumentēt, jo es likumu lasījis. Jo azartspēle ir, ka kaut kas ir uzlikts ar naudas vērtību. Tāpēc, ja mēs vienkārši nespēlējam ar neko... Ja mēs spēlējam uz končām. Tā ir monetārā vērtība. Tāpēc teorētiski tas varētu nepatikt. Bet, ja tā ir ļoti maza vērtība, tas ir zem 15 eiro vērtības, tāpēc kruķī mūs neiemetīs. Bet iedomājies, mēs ejam pie direktors jautāt, vai mēs varam filmēt pokerspēles? Nē, jo man ir savi čipiņi, kas ir vienkārši plasmas čipi, spēles beigās visu atdod vienalga. Tāpēc neviens nespēlēs nekādu naudu, un tāpēc tas likumiski, pilnībā tas nav azartspēles likumiski. Tāpēc mēs mierīgi varētu ar maniem čipiem spēlēt pokeri, blackjack un jebko, ko mēs gribam, un mūs nevar iemest nekur. Mēs to atstāsim uz vēlāko. Paldies, Nikola, ka tu esi informatīvs. Es jau kādu laiku turu šo priekšmetu. Kas tas tāds ir? Plasmas gabals. Ok, šitais ir plasmas. Šitais ir plasmas gabals, bet kas ir šis? Balts. Stikls. Es kaut kurā rokā. Tas ir metāls. Tas ir vāciņš. Bet kas ir šis? Un šis ir mans. Kaut kas apaļš. Tas ir kaut kas. Etalons. Es jūtos kā Dora the Explorer. Kas tas tāds ir? Skaļi pasaka. Etalons. Tas iedomāties, kāds dāsnis vienkārši ir bērnībā. No rīta pirms skolas skatās Dora. Tātad, kas ir šis? Etalons. Pasaka, jā, tā ir svece. Nē! Vienkārši raud pie televizora, deguns, vienkārši laiza televizoru. Šoreiz bija tik tuvu.
Es zinu, es varu iedomāties, ka braucu sastāvs traumājot, tā kā bija. Ok, iedod man. Es ielikšu viņu atpakaļ. Bet es negribu. Man vajag eksemplu parādīt. Kam mums ir vajadzīgi, kam izmanto sacīt kā nolūkumu? Viņas dedzināt. Bet kāpēc? Lai viņš nebūtu vairs. Arī jā, bet kāpēc? Main reason. Smuki, uguns ir skaists. Lai dabūtu gaismu. Close enough. Tā kā es jūtos reāli. Gaisma ir skaista. Kā skolotāja, kur mēģina dabūt no bērnu. Kas tas tāds ir? Pitagora teorēma. Jā. Man ir aicinājums no skolas. Es viņu to izlasīšu. Es viņu no sākuma atradīšu, un pēc tam tikai izlasīšu. Es šo mapīti vienkārši izmanto pilnībā visur. Tā nav mapīti, tā kāda. Mēs sūtām. Actually. Jā. Tātad, ko parasti mūsu skola dara uz 18. novembra? Es nezinu. Es te mācos. Ārā Mēs mēs runājam par noliek. svecītēm. Es nezinu. Es sākumā atmiņu neturos, bet es aizmirsu vispār, ka tas ir svecīte. Es pilnībā aizmirsu. Ok, bet svecīte. Ko mums skola dara? Uz 18. Es aizticinu. Jā, vienkārši, jebkur tā kā klasēs iedeg. Nē, varētu. Ok, tiem, kuri mācās šajā skolā 10 gadus un vēl nav pamanījuši. Kas vispār ir 18. novembrī? Sveču diena? Vai, es zinu, bet man atmiņu neturos, bet savu vārdu aizmirsu. Izmantojam savus telefonus, kam ir Bruno. Vai tā vārdsplaša diena ir 11. Nikola, tā ir tava dzimšanas diena? Nē, Kā tev dzimšanas diena? vēzis. Es esmu pēc horoskopa vēzis. Ha? Esmu pēc horoskopa vēzis. Jā, Kam dzimšanas diena? 1, 2, 3. Latvijā. Latvijai. Kāpēc es nebiju Latvijas frazeoloģismiem? Es gribētu vēl jautāt, kad ir jautās frazeoloģismi. Ja latviešu valodas skolotāji to redzēs, mums izmetīs no skolas. Mēs, man liekas, esam cancelti jau visi ēdnīcā latviešu valodas stundās. Mums nelaidīs iekšā ēdnīcā, mums no latviešu valodas vienkārši visur būs NV. Audzinātāji mums izmetīs pašu logu. Jā, mums vairs nedaudz filmēt. Jā. Tātad, 18. mēs noskaidrojam, ka ir Latvijas dzimšanas diena. Tāpēc mūsu skola uz katru dzimšanas dienu pie galvenās ieejas parasti aizdedzina svecītes. Parasti viņas ir, man liekas, kā roga krāsās un arī superīgi. Kāpēc es skaties uz cilvēku, kas runā, bet viņš vienkārši šito kvadrātiņu? Tas ir pirkstūrs. Tas ir taisastūrs. Taisnoņa prātece. Ok, bet patiešām aicinājums ļoti svarīgs. No katras klases, mēs jau to izdarījām, vajadzīgas 7 baltas svecītes, kuras jānodod Ingridai Morozovai, mūsu skolas karjeras konsultantam. Jūs no skolas vienkārši jāsavāc naudiņš un jānopērk 7 svecītes. Mūsu ieteikums pirkt viņas depo. Jo tur ir lēti. Jo tur ir lētāk. Un vienkārši līdz 17. novembrim savākt tās sveces. Un pēc tam, kas viņam būs un kāpēc tieši baltās? Sarkanās it kā ir. Un no baltām tiks izveidot ozolapa. Ar ko jums asociēs ozolapa, Bruno? Koks. Ar ozoliem. Nē, nu, bet ja parunāt par... Nu, parasti latviešu mēs mācījāmies, ka liepa ir sieviete, ozols ir vīrietis un tā kā... Seksism. Jā, asociācijas, stereotipi, mēs par viņiem runāsim. Jo, piemēram, vīrišķība parasti viņa būtu asociēta ar spēku un ar līderību. Jā, un tāpēc ozolapa... Pastamies uz līderi. Es esmu šeit līderis. Vienīgais cilvēks, kas mūs visus vada. Jā, man liekas, Nikols reāli domāja, ka kad es pateicu podkāstu, viņš pateica, jā, vienkārši nofilmēt Sofiju. Nē, man galvā, brīdī, kad tu pateici podcasts, man vienkārši bija neuron activation. Man viss šitais uzreiz vienkārši bija var nolikt
ir mikrofons, ir šitais leņķis, te ir no turienes, te uz turieni, te būs tāpat kā visiem citiem podkastiem, un tev vajag iemācīties, kā datorā iedarīt audio, blablabla. Man viss vienkārši uzreiz bija, technology, it's my thing, tā ir mana video un tehnoloģija, tā ir mana lieta, tas ir pie kā mani visi iet. Un nevis, jo es esmu smieklīgs. Jā, un pēc tam vienkārši Sofija lika iet pie skolotājiem dažādiem jautāt un rakstīt scenāriju, kaut kāds teikums. Tāpēc, ka, jā, tas ir patiešām, mēs aprunājamies mūsu karjeras konsultātu, kurš principā piedalās dažādu pasākumu organizēšanā. Uz ko man skatīt? Uz cilvēku, kas runā. Esmu bērni. Liekas, to nevarēs likt. Šeit būs blooperi. Jā, nē, to pat blooperi. Kas tur ir leņķis? Kā tas izskatījās tā leņķis? Lieta ir, skaties, podcasts būtībā tā ir lieta, kur nav tā blooperi. Tas ir vienkārši raw, uncut footage lielākoties. Tas ir kaut ko izdarīt. Mums vajag to skolā likt un... Jo, tāpēc... Mēs vienkārši to katot kā tu to saki, it kā mēs skolā neejam atkārt. It kā es nestaigāju pa gaitiņiem, turot Bruno rokās. Tu to saki, it kā es viņu gaitiņu vidū nedansinu. Tu to saki, ka skola kaut ko tādu neredz. Tie, kuri neko nezina, mēs vadināsim kopā. Un man viņi periodiski atņem. Man ir konkurence liela. Un es vairs nespēju to izturēt. Anyways, nākamā tēma. Ozolāpa. Tas ir saknes. Es teicu, akmeņi netur. Tas ir svēts kaut kas un aug uz augšu. Un Latvija patiešām attīstās un aug uz augšu. Tāpēc lūgums 7 svecītes no klases. Šitādas, plasmasa, baltas un ieteikums viņas pirkt depo. Sapratu, man bija jautājums, vai mēs taisim sintikā, ka mēs aprakstā uztasim piemēram no 1 minūtes līdz 5, mēs runājam par to. Jā, tas ir. Tāpēc, ka, ja mēs tā kā reāli, es runāju par tām svecēm, man liekas, minūtes 20, bet neviens nesaprot, ka es runāju par svecēm tikai tāpēc, ka periodiski mēs runājam. Es saprotu, kā iedalīt. Nu, es nezinu, kā viņus sauc, bet es saprotu nosaukumus, kā sauc. Piemēram, ja visi ir sveces un tā daļa, ka mēs nerunājam par svecēm, ir vienkārši sveces, bet sveces tādā ziņā. Es domāju, ka var vienkārši sadalīt dažādās daļās. Tā, kad iesāc tēmu vienam sveces uzolāku. Jā. Tāds viss sadalās, jā. Un, piemēram, kad būs sveces, tas būs warning, because tā ir ļoti svarīga tēma. Mums patiešām vajag to. Un mums vajag... Jā, tas nebūtu warning, garši. Warning būtu vairāk kā warning, kāds tulīt. Trigger warning. Anyways. Tad, kas ir to uzolu? Tad mēs no citiem skolā taisīs ozolu lapu no rītiem un cilvēkiem, skolēniem vajadzēs agrāk no rīta lielai daļai, kas grib saukt tās svecītes, vajadzēs atnākt ātrāk. Es ticamāk to nedarīšu, jo es jau tā knapi guļu. Man ir ļoti daudz pamožos. Jā, bet mēs to darīt, tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi. Es jau pārāk tālu no skolas, pēc Es izkāpu no gultas 10-15 minūtes, pirms man vajag iziet no mājām. Kas ir, un tas ir tikai es guļu. Man ir modinātājs, es guļu vēl pusstundu. Tā man ir atkal modinātājs, un tā es tiktokus skatos 10 minūtes. Un tā es uzvelku bikses un nepaspēju paēst. Un tā es sūdzos, ka man laika nav. Piemēram, te, kad es ar Sofiju gribu iet ārā, mēs sarunājam, ka mēs pēc stundas, nezinu, satiekamies. Un tad, viņa vajag, es saprotu, viņa vajag stundu, Tagad viņa uzrakstīs, tagad viņa valk, nezinu, jaku vai batas, es uzreiz tad tikai sāku ģērties. Mierīgi var atsajūties 5 minūtes. Es saku uzreiz vairāk skaitli, piemēram stundu, bet man vajag 40 minūtes. Lai vienkārši man ir tas laiks, ja kaut kas notiek greizi, tāpēc, ka esmu ļoti pļāpīga, un vēl parunāt ar māmu, parunāt ar to, parunāt ar suni,
Parunāt patiesi. Parunāt ar baltām. Runāt ar sienu. Runāt ar to trusu stāfeles, kas saka, nā, I'd win. To mēs vēlāk varam parunāt. Tas trusas ir cursed. Jā, cursed energy. Tas ir tā. Un vienalga, tā kā es pēc tam rašu, tā kā man vēl vajag 20 minūtes. Jā. Cool. Jā, patiešām mēs tā kā informēsim par kaut kādiem notikumiem. Un, piemēram, runājot par notikumiem, mums ir skolā jauna teātra pulciņa vadītāja, kuras sauc Sofija. Un tā neesmu es. Jā. Viņa ir forša. Not surprised. Jā, viņa ir forša. Es viņu redzēju tikai vienreiz. Un 14. novembrī būtu pirmā nodarbība, bet tā kā šis podcasts izies 15. Tāpēc šī informācija jau ir tā kā, hei, vai jūs bijāt nodarbībā? Jā. Es domāju, es varētu, bet tajā pašā brīdī bet vai tik cilvēki daudz. noskatīsies līdz tiem Nē, ziņā, ka es varētu aiziet uz to teātru pulci. Tu varētu, tā kā tu pats varētu, tāpēc, ka tas ir 14. trijos. Ko jūs redzat visu laiku? Jā, mēs runājam tā kā. Es vienkārši 2 cilvēki runā un 2 sēž stūrītī un vienkārši smējas, jo sienas smieklīgi izskatās. Skapētis. Wow. Žalūzijas. Koks. Neviens nav mājās. Un tas skatās uz skaistajām matemātikas formulām, ko es vispār nesaprotu. Kāpēc U reiz V iekavās pirmajā pakāpē? Ir vienāds ar U pirmajā pakāpē reiz V plus U reiz V pirmajā pakāpē, bet pirmā pakāpē vienkārši būtu U reiz V. Es nesaprotu. Es pilnībā tās formulas nesaprotu un es negribu saprast. Man ir bail. Sofija, kad mēģina parunāt par svarīgām lietām, kā Kāpēc tur kā X pakāpē, un tad tas viss pirmā pakāpē, tas pats, kas X pakāpē. Tas ir, jā. Kāpēc kosinus X-am pirmajā pakāpē ir, tas ir mīnus sinus X, un mīnus sinus būtu kosinus, kam tur pakāpe ir? Kāpēc viņi tur? Jā, bet Dāsnam ļoti patīk tās formulas, ļoti smieklīgas viņam ir. Un Bruno saka, nav mājās. Bruno, vai tev ir kāds mājās? Pagad, Pauri, šurp. Ko? Pauri. Nē, nav. Vai tev viss ir mājās? Viņš nezināja, ko viņš dzīvo, vai Pārāk noteikti. ilgi domā. Vai man ir mājas? Kas ir Vai man viss? ir ar ko dzīvot? Vai man kāds dzīvo? Ko es uztaisīju? By the way, Vakardienas teātra pulcīši. Mums ir jaunā... Mums teātra pulcīši jau bija, bet mums ir jaunā vadītāja. Te ir ļoti daudz informācijas, kur viņa ir mācījusies, bet īsumā viņa vēlas dalīties ar zināšanām, veidojot radošās aktivitātes un kustības. Jūs esat cilvēks runā, skatieties cilvēku, kas runā, nevis uz viens otru. Es zinu, ka jūs ļoti romantiski esat, bet Dieva, jūs tik romantiski vienkārši. Romantiski? Vienkārši, nomierinies. Viņš vienkārši vesels skatos. Jā. Zini, kā tev vajag tā kā galvenā informācija, un viņa paliek tādā krāsā, un lai šīs sarunas ir palākas, tā kā. Man priekšā kā galdu. Lai es neredzu. Vienkārši jāizsver šitie Tas pirmā ģīmi. epizode. Mums ir kalmā. Atdalīt. Es negribu Tu redzēt nevari viņas sevi. skatīties vairāk, ja es tur nevaru, tur galvu vairāk. Jā, viss limitu, viss. Tas ir. Viss tas sasniedz savu datu plānu limitu. Skaties uz Sofiju tagad. Okay. Skaties uz Nikolu. Pirmos vārds bija Nikols, tad viņš ir Bruno. Tagad tas ir Sofija jau. Kas es Tev nākamais nav būšu? identitāte. Nākamais es būšu pildspalva. Tur nav paņem problēmas. Tukšā pildspalva. Niko, kāds ir mājās? Teātra pulciņš jauna vadītāja. Jā, un kā viņu sauc? Sofija kaut kāda. Es nemaz neteicu visus vārdus, tāpēc nevajadzētu par kaut kādu vienkārši Sofiju. Es tā saprotu, ka viņa ir kaut kādas skolas, universitātes vai akadēmis, neatceros tieši 3. kursa studenta.
Vai saproti? Kāpēc tas bija īsti? Jā, ļoti tumšs šeit nav. Yes. Tāpēc, ka šobrīd ir rudens un tuvojas ziemai. Jā, bet vai tu vispār, tu zini, par to, kā strādā teātris pulciņš? Jo es tikai tagad pirmā reize, kad es dzirdu par to, tāpēc, ka tu aizgāji līdz dolai, kad es arī rīdu, un pēc tam kleimoju, ka es jūs pametu. Es tev uzrakstīju, kur tu esi, un tu neatbildēji. Es gribēju kopā, mēs 10 minūtes tevi gaidījām. Mēs gribējām kopā ar tevi iet pie Irīnas. Es vilku Dastinu līdzi, es tev rakstīju, un es gribēju. Es tev nezvanīju, jo es zinu, kāpēc es zvanīju, jo ja tu būtu pie Irīnas, tad es negribēju viņu disturbot, es negribēju, lai lietas aiziet, es negribēju traucēt. Es runāju tajā brīdī ar mūsu karjeras konsultantu, lai uzzinātu, ko mēs varētu ielikt podkāstā. Viņi pat neiedomājās pieklāvot tajā kabinetā un paskatīties, viņas nav aizvērt durvis. Jo es negribu traucēt. Un arī es domāju, ka tu man par to stāstīji. Tu man par to stāstīji. Un es domāju, ka tas nozīmē, ka es iešu tev līdzi. Un tad tu vienkārši pazudi. Un es tev rakstu un gaidu 10 minūtes. Un tu vienkārši neesi. Un es domāju, vai tas varbūt tu plānoji to, nezinu, nākošu gadu. Es nezinu, ko tu gribi. Tas bija piekdien. Un mēs filmējam pirmdien. Tieši tā. Nopietni. Tāpēc tas bija diezgan steidzami. Un tu vienkārši... Jūs mūs pavadāt, jūs atvedāt no skolas. Jā, jo mēs gaidījām 15 minūtes. Jā, jūs ļoti mani vajadzētu jūs pieklāvot tajā kabinetā. Jūs man zvanījāt, es negribēju traucēt. Es nezinu, ko tu dari savā privātajā laikā. Runājot par teātra pulciņu. Labdien! Es nolasu vēstuli. Labdien! Otrdien, 14. novembrī, pulkstens 3 līdz 6. 32. kabinetā. Pirmā ievadnodarbība un tikšanās ar jauno teātra pulciņu skolotāju. Ar kāds? Sofiju! No 1. līdz 10. klases skolēnus aicinām uz interešu izglītības teātra pulciņu nodarbībām 3 vecuma grupās. Novembrī nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās no 3:00. Decembrī nodarbības dienas mainīsies. Skolotāja Sofija ir 3. kursa studente. Jums šī vēstule ir atsūtīta un... Nē, basically, vienkārši, jo es domāju, es varētu piedalīties. Es tev supportotu. Ja tev būtu kaut kādas izrādes, mēs uzzīmētu plakātus kā Bruno. Bruno turas, jā. He's mine. Sofija. Ladies off of him. Anyways. Jā, jo es nezinu, kā tur nodarbotos. Nē, bet tas ir tā kā ievadodarbība. Tu vari aiziet, paskatīties. Arī, jā. Man patīk, es iešu, man nepatīk, es neiešu. Ja tas ir no 3 līdz 6, tad pēdējās 9. stunda, tas nav no 3 līdz 6, tas ir no 3 līdz 4. Līdz 3 līdz 4, tad vajadzētu 15 minūtes pirms datorikas beigām iet sanāk. Jo mums ir 9 stundas otrdienās. Jā, bet, jo teorētiski es domāju, jo otrdienās ir ļoti daudz, ja sanāk, ir no rīta, ir olimpiādas gatavošanās matemātikai, tad ir 9. Tas nav no rīta, tas ir 3. stundā. Parasti tas būtu no rīta. Jā, 1. stundā. Tad sanāk tas, tad ir 9 stundas, tad būtu teātra pulciņš, un tad man uz kliņšu kāpšanu pat taisno pateikt. Jā, tāpēc vienkārši visu nedēļu lielākoties tukšu, un tad otrdienās vienkārši ņem šito. Jā! Un cikos mēs 15. viņu izlaižam? Jā! Es domāju, ka ap kādiem 6 varētu. Kā sanāk, tā sanāk? Es domāju, ap 6. 6 jau cilvēki tikai no mājām izlīd, tikai uz mājām izlīd, iet tikai no skolas uz tādiem pulciņiem. Man vienkārši, ja skolas laikā 12. neviens skatīsies. Jā. Un mūsu aktīvi rīta.
Un mums šodien parādījās vēl viens temats, par kur runāt. Un kā jūs domājat, kas tas ir? Man atmiņa netur. Es atcerējos. Es neatceros, kā to sauca. Nē, nu kas tas bija? Kāda nodarbība? Tā bija lekcija, Nē, tā bija lekcija. Lekcijā piedalījās 9 skolas, un principā vajadzēja pieteikties. Un it kā pieteicās 2 10. klases, vispār nodarbības notika tā kā no 10. līdz 12. klasē, bet pieteicās no mūsu skolas. Sanāk 2 10. Bet ne visi tikai cilvēki, ja? No mūsu klases sanāk bija cik pieteikušies kādi. Nu, mūsu klasē bija 6 cilvēki. 7 pieteicās un 6 aizgāja. Un tad, bija vēl viens cilvēks pierakstīts? Man liekas... Nē, jo viņš nāca iekšā un mēs viņam prasīja, vai tu biji pierakstījies, vai tu pateici skolotājiem. Viņš saka, bet viņš pierakstījās. Tā ir viņa problēma. Jā, bet es nezinu, kāpēc 10. bērni bija. Viņu vaina. Nav svarīgi. Un šī lekcijas nosaukuma bija mērķē augstāk. Ko jums šie vārdi nozīmē? Nu, mērķēt augstāk. Mērķis, Nē, tas ir diezgan pavirši, bet, Tas ir diezgan pašizprotoši, man liekas, un mērķē augstāk. Kāpēc jāmērķē augstāk? Okay. Nu, jo, ja tu mērķēši pārāk zem, tu to sasniegsi, un tad ir tas, tu tiec līdz galam, ko tagad. Okay, vai visiem jāmērķē augstāk? Jā. Ja cilvēkam nav tāda liela mērķa, ja viņam kā mērķis vienkārši dzīvot. Viņam nav tā kā, ka viņš grib sasniegt kaut kādu augstu amatu, ka viņš grib ļoti daudz pelnīt. Viņš vienkārši grib dzīvot tā kā uz minimālu algu. Tu joprojām mērķē nedaudz augstāk, lai tu vari sasniegt to, ko tu tiešām gribi sasniegt, bet lai tu joprojām tiecies uz kaut ko nedaudz labāku, lai tu neesi iestrēdzis vienā pozīcijā visu dzīvi. Kāpēc? Jā, man liekas... Vēc. Visu laiku mums jautā, kāpēc jūs uz vienu otru skatāties un kāpēc jūs redz? Viņš kopē man es devu šitāši, tu varēs pērjā roktā par tam līdzīgi. Jā, nopierādīt. Radio klausītājiem šitie Man iepierādīt. Viņi ir necenzēti vārdi. Jā, es esmu projekta vadītāja, Nikols ir tehniskais vadītājs un mēs arī runājam. Jā, un šitie divi ir... Viņš iet komputē ar mani un viņš iet komputē ar mani. Apmēram. Tāpēc, ka mēs īstenībā esam miks no dažādām klasēm un mēs esam no 9. B sanāk un viņi ir no 9. A. Un tagad mēs esam kopīgi 10. A klase. Jūs uzvarējāt. Mūsu būs labāks. 10 A labākā. Tieši tā. Okay. Tāds ir rhyme. Okay. Bet īstenībā, patiešām, jā, mēs esam pirmais burts. Mēs esam līderi. Jau pēc burtiem. Tu esi līdere, visi pārējie tev seko. Katrs ir līderis vienkārši savā jomā. Jāsaka, visi jau tā kā klaslīderē paņemt, kurš vislabāk montē. Es noteikti tu būtu līderis šajā jomā. Nē, nav ar ko salīdzināt. Es neesmu vismaz redzējis nevienu klasē, kā viņi dara, tāpēc viņi nevar zināt. Tu to dari, tu attīsti savus spēkus, tu veido arī podcastu, tu viņu montē, pat ja tur nav daudz ko montē, bet vienalga. Nesaka to. Mēs taisam podcastu. Mēs esam komanda. Viņš tagad vienkārši mani bulijo par vienu tā kā lietu, tā kā es jautāju, vai mēs varētu ielikt subtitrus, un viņš jautāja, mēs? Es likšu subtitrus, es regulēšu līdz 4 naktī. Tieši tā. Tā kā tagad viņš saka, mēs esam komanda. Jā, un par ko es runāju? Es neatceros. Līderības. Jā, un tā kā mēs esam līderi, un tā kā katrs vienkārši līderis savā jomā. Viņš tiešām netad, es nezinu, kāpēc tāds esmu. Jā, un, piemēram, šobrīd runājot par lekciju, tas arī daudz ko nozīmē. Tas ir vienkārši aptupos. Nekas. Man liekas, ka jautrība un smiešanās ir lieliski. Nē, tas tieši tāpēc, ka tas parāda, ka mēs neesam tā kā gatavojušies, nevis to, ka mēs esam gatavojuši šajā plānu punktīni, bet vienkārši... Tu esi gatavojušies lielākoties. Vienkārši, ka tā ir improvizācija un ka tas ir tā, kā mēs domājam. Tas nav iemācītais teksts.
Jā. Un mēs kļūdamies, mēs esam tādi pusauģi. Mēs... Ja kāds uzrakstītu šitādu tekstu, tad viņi būtu jāatlaižas. Ja kādam, ja mūsu, kā mēs tagad darām, mēs esam komanda. Jā, mēs esam komanda. Ja tā darītu, tad tas cilvēks ir jāatlaiž. Mēs smejamies. Tieši tā. Mēs smejamies par neko. Mēs skatāmies viens uz otru. Audio klausītājiem mēs rādām uz Bruno un Dustinu. Jā. Un vienkārši runāja, piemēram, mums bija vēl viena lekcija nesen. Tev nepatīk, ka uz tevi skatās? Bet tu vienkārši... Pagriezies vienkārši. Tad viņš neskatās cilvēkiem tas, kas runā, jūs man to teicat, lai skatos cilvēku šunāk, bet jūs monītī neko nesaka. Ja tu esi tuvāk man. Sofija aiziet, Bruno, iepļauk. Viņš te būtu pa dibenu. Kinky. Anyways. Jā, mums nesen bija lekcija, kurā ļoti daudz cilvēku piepumpējās. Tā bija arī līderība. Jā. Bet tas nav saistīts vienkārši cilvēki Cilvēki gribēja bija izrādīties. jā, tādi īpaši cilvēki. Un tāpēc vadītājs vienkārši pateica, ok, tu pasaki kaut ko sliktu, pumpējies. Jā. Un no sākuma bija pumpējies dažreiz, tad pumpējies daudzreiz, un tad tā sēda pret sienu. Un, piemēram, uz jautājumu, vai jūs esat līderis, pacēla roku tikai daži, tā kā vai viņi jau ir tālāk, vai jūs gribat būt par līderi, arī pacēla ne tik liels cilvēku daudzums, un vadītājs pateica, tas ir pareizi, ne visiem jābūt līderiem. Tāpēc, ka dažiem jābūt darbiniekiem. Ja visi būtu līderi, tad būtu pārāk daudz kašķi. Un arī, piemēram, kāds tu esi līderis, ja tev nav komandas uz kā vadīt, ja tev nav darbinieku. Ja tev ir darbinieki un tu vari būt līderis, kā vadīt. Jesus, ja cilvēks runā, kāpēc tu vienkārši skaties uz sienu? Tas ir, pagriez galvu, šitā ir grūti. Tie ir 90 grādi. Jāpēc arī jāpapieš ķermenis. Fiziski darbs ir grūts. Sēkaida. Tev slavenā frāze peanut butter. Peanut butter. Tad viņš ir zemesrieksts sviesta puika. Es esmu ar sunē Miku. Bruno skatās uz sienu, un tu esi līderi. No tiem visiem 10 filmiem tikai, nezinu, viens noskatīties līdz šī tālu. Nē, kā tu zini, varbūt kādu dzers tēju, un viņi patīk šī atmosfēra. Man liekas, ka jā, tieši tāda vienkārši skolotājs, visticamāk, vienkārši skolotāji mūs visticamāk vienkārši paņems ieslēgs fonā. Jā, un piemēram, vienkārši. Arī dažiem, piemēram, grib mūs iepazīt no klases, viņi skatīsies, arī daži vienkārši vientuļi cilvēki tā kā no skolas, kuriem tā kā, nav draugu, kur skatās podcastu. Un ja viņi vēl saprot, ka tie cilvēki vēl iet viņu skolā, tu viņus katru dienu redz, es zinu, viņi vārds iet. Jā, mēs atgriežamies pie lekcijām. Lekcijā. Un Džanko pauzot sāku vienkārši. Okay. Mēs bijām skolā, kura mums bija piedāvāts, lai mums ir lekcija par karjeras nedēļas ietvaros par tēmu Meķa augstāk. Un mūsu skolā bija 9 skolas pavisam. Tātad tie bija jaunieši, kuri pieteicās, viņi brauc uz mūsu skolu un kopā mums bija nodarbība. Drīzāk, ko jūs atceraties no šīs nodarbības? Mums pa motivāciju. Jā. Viņa bija par līderību. Jā. Un ka mums vajadzēja katram 6 cilvēkiem, katram vai 5 cilvēkiem, katram 30 sekundes teikt vienam cilvēkam komplimentus. Tas bija sliktākā diena manā dzīvē. Nē, es ne par šo nodarbību, par to, kas bija šobrīd. Par to, tas ir... Šobrīd. Es dzirdēju iepriekš, ka tu par to sāki runāt, un tā man vienkārši man izgriezās no smadzenēm. Jā, šī tēma bija Mērķa augstāk, un viņa piedalījās 9 skolas. Un mums, principā, stāstīja par to Laura. Es nezinu viņas uzvārdu. Tā ir mistērija. Dabas mistērija. Es varu, starp citu,
varu paskatīties. Tas ir garlaicīgi. Mums vajag minēt. Kādus vaibus viņa mums deva? Kāds viņai būtu uzvārds? Viņa bija tāds maigs. Nē, tā, kura visu laiku stāstīja. Jā, Kura stāstīja? Laura. Viņas vārds bija Laura. Kādi vaibi viņai ir? Kādi uzvārdu vaibi viņai ir? Liepiņa. Nē. Viņa bija patiešām Laura. Tāpēc, ka te rakstīs Līga Siliņa. Bet viņa teica, viņai kolēģi ir Līga. Kāpēc viņai nav vārds? Mēs nekad nezināsim. Labi, ka mēs nesākām minēt, jo tad tas būtu ļoti neērti, ka mēs minējām nabaga cilvēku vārdu un tad vienkārši neviens nezina. Tas ir karjeras seminārs Darbnīca Rīgas vispār izglītošanas skolu no 10. līdz 12. klases skolēniem mērķē augstāk. Organizē Rīgas 25. vidusskolas karjeras centrs. Vada jauniešu studijas, bambus vadītāja un neformālas izglītības mācību vadītāja Līga Siliņa kopā ar kolēģi Jaunatu Stepinieci. Un īstenībā šī nodarbība bija balstīta uz šīs grāmatas. Par šo grāmatu ir atsevišķs stāsts. Vispār ne visiem viņu deva. Tu vari paskatīties. Šī ir grāmata, un tā nav autora. Pagaid. Stāstu stāstiem komanda. Darba būtnīca mērķē augstāk. Tad, ja šī ir darba būtnīca mērķē augstāk, un... Sofijas Harisma to mums dabūja. Jā, es viņu dabūju mūsu karitē. Mūsu. Mēs esam komanda. Mēs to kopā izdarījām. Jā. Es esmu likā krētas prom. Principā mums deva šitādu lapu, kuru mēs kopīgi aizpildījām. Pirmajā mums vajadzēja atzīmēt, cik ļoti mēs kamēr izjūtam dažādus aspektus, piemēram, ģimene, draugi, veselība un tā tālāk. Un tad vajadzēja savienot un veidot tādus tīklus. Man ir kaut kas šāds. Ļoti interesanti. Un tas ir balstīts no grāmatas, tāpēc, ka es redzēju, ka vienā no mākslas, ka tur bija tas pats. Vienkārši tas ir izprintēts uz lapas, lai viņi nevis dalītu grāmatu, tāpēc, ka tas būtu diezgan dārgi, jā. Un, jā, tu varētu pietuvināt kaut kā pēc tam. Ja vienkārši arī nobildēt. Jā, mēs pēc tam nobildēsim, noteikti ieliksim, ja kādam interesē. Un pēc tam vajadzēja izvēlēties vienu no tiem. Un tad uztaisīt tādu plānu, kuru 60 dienu laikā mēs varētu to uzlabot. Piemēram, es izvēlējos veselību, gan mentālo, gan fizisku, un tāpēc es ierakstīju, ka tā kā vajag kontrolēt savu draugu loku, lai nav neviena, kas dod tās negatīvās emocijas, kuras ietekmē mentālo veselību, gan jādzer ūdeni, jāēd dārziņus un tādas lietas. Tad mēs arī kopīgi izrunājam, kā es varu motivēt, ko tu teici? Klikt un džaudēt. Jā. Lēdums teica, īstenībā tas strādā. Sofija teica, ja tu gribi kādu motivēt, kliedz uz viņu, sit viņam. Nē, tur bija mājas tikai draudi. Jā, bet... Jā, ļoti grib atklapēt kādu, lai viņu motivētu laiks. Jautājums viņu. Nē, jautājums viņu. Nē, varbūt. Šī ir privāta saruna pēc. Anyways. Jā, un patiešām šīs pēc strādātas lietu un draudēt. Tāpēc, ka, ja mēs runājam par... Mēs atcerējām, mums bija tā nodarbība ar to vīrieti, kas lika mums lupēties. Un viņš teica, ka ir divu tipu treneri. Viens, kurš tevi motivē, come on, dari, mēs tiksim uz sacensībām. Un viens ir tas, un tā kā cilvēks, kuram tas veids ir piemērots, viņš tā kā uzreiz, jā, ja es darīšu to, es tikšu. Un tas viņam strādā, bet ir tāda treneri, kuru tieši otrādi kliedz. Tu neko nesasniegsi, tev ir vairs tas, Un tas cilvēks, kuram šis veids patīkamāk, viņš to nevis uztver kā visu man jābeidz šo sporta veidu, bet kā man ir jāpierāda, ka tā nav, man jāstrādā vēl vairāk. Jā, bet nevar, ka tas tā kā dažiem, varbūt specifiskiem cilvēkiem tas tur strādā, bet lielākoties vienkārši rada vairāk traumu cilvēkam. Jā, un piemēram arī es Future Heroes ietvaros biju
vienā no tikšanās, un mums lekciju stāstīju Anastasija Samoilova, viņa ir volejbolista, un viņa teica, ka viņai dzīvē bija treneris, kurš izmanto tieši to kliekšanas metodi, un ka tas īstenībā viņa palīdzēja vairāk, ka viņa, cik es atceros, ja es pareizes atceros, ka vienkārši tas viņu motivēja, ka man jāstrādā vēl vairāk, man jāmērķē vēl augstāk, un es to sasniegšu. Tā kā tas ir atkarīgs no cilvēka. Ir vēl arī, kas vēl motivē? Bruno, kas vēl motivē? Kas tevi motivē dzīvē? Vienīgais, kas var atcerēties, ir tu. Kaut kas nav tu. Mazāk specifiski, vispārināts. Tu paši par to pateici vispārīgi. Mīlestība. Tieši kādā veidā. Ka tā kā ja tu kaut ko izdarīsi, tu to mīlestību iegūsi vai kā? Vai Viņš vienkārši... ļoti labi pateiks, kā visi dzirdēja, viņš pateica, kā arī cilvēki tev apkārtnē ļoti ietekmē tev motivācijas līmeni. Paldies, Lūdzu. Jā, tā kā, es īstenībā ceru, ka vienkārši tu esi motivē nevis tas, ka tu domā, ka tu dabūsi mīlestību, ka tu kaut ko paveiksi, bet tieši tā mīlestību sajūta, ka tā tev liekas strādāt. Vēl bija atalgojums, vai tas ir končs, vai tas ir nauda, vai tas ir atzīme. Tieši manī. Dalīties ar pieredzi, vai tas jums motivē? Vai jūs kādreiz bijāt uz lekcijām, kur cilvēki dalījās ar pieredzi, un jūs tas motivē? Pusē. Jā. Tas jo lielākā daļa, ko stāsta, liela daļa vismaz, ko stāsta, ir vienkārši atšķaidīts tas, ko visiem visu laiku saka. Nav lielākoties jauna lieta. Kaut gan ir labi, ka to stāsta cilvēkiem, kas to kaut kā nav dzirdējuši, bet ir labi arī, kā ar citiem vārdiem pasaka. Bet lielākoties cilvēki, kas to jau ir izpratuši, tas ir nedaudz apnīgs. Piemēram, zinu par to līdzīs nodarbību, kas bija mums ar to čalu, kas lika mums bumpēties. Es specificēju, un tu saproti, par ko ir. Piemēram, viņa bija interesants stāsts, un viņš arī, es nekad nedzirdēju to piemēru par čalītiem mākoņiem. Tas bija diezgan interesanti, ka viņš Jā, viņš atrada savu nišu. Jā, kas vēl motivē? Kas tev motivē? Nekas motivē. Kas tev motivē? Jā. Kļūdas. Tu negribi uzkāpt to pašu grātu. Tā ir Kā tev pateici? Bet viņš tā pateici. Tas ir ļoti labs piemērs. Jā. Kas notiek? Kāds piemērs? Tad, kad es biju ar to vadītāju Lauru, kura tur bija, es teicu, ka mani motivē kļūdas, negribu vienkārši atkārtot to, ko es jau biju iepriekš izdarījis, tas tev bija nepareizi. Un viņa iedod piemēru tiem grāmatiem. Kas vēl motivē? Tas vēl bija teicis ģimene, viņa motivē. Jā. Kas vēl? Kas tevi motivē? Jā, vai ne? Es jau biju pateicis. Nauda. Viss? Pazaudojums. Es zinu, kas mani motivē arī nauda, bet nevis tieši tā kā specifiski tā nauda, bet iespējas, kura man tā nauda var dot. Piemēram, ēšana. Jā, Man tas motivē, ka es varēšu paēst. Jā, ar to naudu tu varēsi, pirmkārt, ja tev būs problēmas ar veselību, tu varēsi tā kā aiziet pie ārsta. Tev nav par to jāuztrauc, ka tev zobs tā kā maksā salabot 1000 eiro. Mēs nesam ASV nomierinies. Nē, bet tā kā līdz 18 gadiem tas patiešām mums ir bezmaksas, bet pēc tam tas maksā. Ir pēc simtiem pašiem. Vienkārši jā, es tā kā dramatizēju, jā. Bet jā. Un, piemēram, kvalitatīvs ēdiens. Vai tu vari sev atļauties dažreiz ēst kaut ko dārgāku un kvalitatīvāku nekā to lētu? Jā. Piemēram, vai tev ir silti zābaki ziemā, vai tev ir nauda to atļauties? Vai tu vari atļauties braukt ekskursijās, piemēram, klasi, vai tu vari atļauties sev nopirkt kaut ko, kas tev vajadzīgs? Īsāk sakot, nauda ir ļoti noderīga. Jā, bet... Mēs tikai tā kā daudz runāju, ka jau Viku ir. Mēs saucam. Jā, Mēs daudz. Mums ir kopīgs smadzenes tīkls. Hārmaņš. Un... šitiem diviem acīm redzot hārmaņš. Man nekad nepatīk. Skatās vienu punktu gaisā vienkārši. Viņš tikko par to
manī vienmēr skatās. Es pretī. Man liekas, tā mēs ir piesamot un tā kā galā, tā kā smalkīs ar. Tu pagriezies uz viņu. Es skatos uz gaisa, kas ir starp mums. Skaties uz gaisa, kas runā. Es Nezinu. Es esmu fizisks ķermenis, un es gaisu vienkārši kā pauzi. Gaisa arī ir fizisks ķermenis. Tik. Bet vienkārši man nepatīk tas formulējums nauda. Mani nemotivē nauda, man motivē tas, ko nauda man var dot, kādas iespējas. Man tieši pretēji patīk teikt naudu, jo nauda pilnībā vispār un visu, ko vajag, piemēram, es gribu gulēt, man vajag naudu, lai nopirktu segu. Es gribu bet tas ir vienreizējais investējums. Jā, katrā gadījumā tas ir priekš tā, ka vajag naudu, un priekš visu praktiski vajag naudu. Tāpēc nauda vispār ir viss vajadzīgs. Nu jā. Ja tu gribi ēst, nauda, ja tu gribi dzīvot, nauda. Tu gribi iet uz... Komunāla, nauda. Internets, nauda. Telefons, nauda. Tieši tā. Apģērbs, nauda. Mācīties, nauda. Nu, nē, nesaka, mācīties nauda. Nauda. Tas man ir tikā. Nauda ir kaut kādā veidā saistībā ar izglītību. Piemēram, mēs dabūjam izglītību bez maksas. Ja? Bet, piemēram, klubs maksā naudu. Pilsbala, naudu. Visi tās lietas arī nauda. Arī skolē izmaksā naudu, piemēram, apkura gaisma un citi priekšmeti. Arī pašlaik mēs tādējām gaisu. Saka, mums par to nebūs jāmaksā. Jā. Kad skolotāji pateiks tā, tad šeit rēķins. Jā, mums saka izveda kaut kādu fondu. Katru gadījumu, lai nopirkt pirmkārt varbūt mikrofonu. Un tāpēc, ka šitais ir ļoti labs. Ļoti labs. Un tas ļoti labs ir. Bet viņš ir diezgan labs, viņš ir pietiekami labs. No mīnus iesaicējiem podkāstā. Viņš ir ideāls. Varētu teikt, viņš ir klāsts un tas ir atspilnājums. Šitais, viņš ir. Viņš ir, jā. Viņš ir. Bet, jā, no tāda puses, tāpēc arī, piemēram, mērķi var motivēt. Ja tev ir kaut kāds mērķis, tevi tas motivē, ka tev viņu jāsasniedz, tu darbojies. Bet, ko es darītu, ja es būtu mērķi, kā es varu motivēt? Jūs tā kā uztaisīt savu mazākus tādus mērķīšus, vai jūs uzreiz tā kā iet uz visām lekcijām, uz visām nodarbībām un meklēt tieši to lielo mērķi? Nē, viņš saka, ka nav mērķis, tad nav motivācija. Ir mērķis, jo tu motivē kaut ko izdarīt, piemēram, mērķis kaut vai pārēst. Mērķis tik tālāk, kur viss ir mērķis. Bet zini, kā tādā ziņā, ka, piemēram, pārēst mērķis, tas ir jau to, ko tu dari katru dienu. Ne visi, bet... Un tā kā... Vienkārši man nāc kādu punktu, piemēram, cilvēku nav mērķis profesijā vai nav mērķis kaut kādā citā jomā. Ko jūs ieteiktu? Tā kā sastādīt mazus mērķīšus vai uzreiz meklēt to lielo? Man liekas, ka vispirms sastādīt kaut kādu mazu mērķi. Vispirms vienkārši tuvu un tad atrast kaut ko lielāku un tad maziņos sastādīt pa ceļu. Nu, piemēram, ja tev ir kaut kāds prasmes, piemēram, kā tev tehnoloģijās un tu varētu viņus attīstīt. Ja tev nav mērķa liela, tad tu varētu vienkārši uzteicies tajā virzienā, iet uz kaut kādām sagatavošanas grupām, kuras tā kā māca kaut ko. Piemēram, kā mums skola kādreiz bija autofokus. Nē, es tur biju. Tas forši. Viņš vairs nedarbojas skolā? Es nezinu, es tur biju skolā kādu. Tas bija tāds interesants. Es no sākuma aizgāju jau, man patīk tā kameras. Es biju vienu pasākumu skolas, īstenībā filmējis. Jā? Man pateica, tā kā, šeit ir pietuvināšana. Tas ir ļoti labi, tā kā pietuvina visu laiku, tas ir labi izskatīsies. Es pietuvināju visu laiku, un tomēr pēc tam pienāca. Kāpēc tik daudz pietuvināju uz direktoru? Kāpēc tad? Es saku, tu teici, un es saku, un tam ir vienkārši nepatīkama situācija. Tieši tā. Tad paliekam. Bet tāpēc sanāk, tevi nemotivē kliekšanam, tevi motivē uz maniem kliedzas rādu. Pat, kad klasē kliedz, un tas nav uz maniem, projām un vēl, kad ir grūti uzturēt, tad bļā. Tev dzīvē kāds kliedz? Kliedz, jā? Mēs par to Anyways. mēs Bet jā, es
Tad no sākuma es gāju un bija interesanti. Un tad, kad man nerauta motivācija sāka zūst, jo tu nebija tik ļoti tu neprezentēji interesantu informāciju vajadzīgo. Un tad es kādas pāris mēnešus gāju, jo tu biji mans crush. Un tad viņa vairs negāja tur. Un tad es beidzu iet, jo viņa vairs tur nebija. Es gāju uz pulciņu, basically, lokoties, ja tu biji crush. Bet es ar viņu nerunāju, un vienkārši bija distance, 2 metru distance visu laiku. Ļoti bēdīgi. Nu jā. Un, piemēram, tas būtu mazais mērķis vienkārši aiziet kaut kādu pulciņu, lai vienkārši pat dabūt pieredzi, ka nevajag pietuvināt visu laiku. Tas ir tīcis. Nu jā. Tas ir mācīšanās metode, ka tu pieļauj kļūdas. Un pēc tam tevi tas motivē netaisīt tās kļūdas atkal un atkal. Kāds vēl mēs grupiņās arī rakstījām, kas motivē vispārīgi cilvēks mūsu zālē, tāpēc, ka bija 9 skolas, mums vajadzēja iepazīties, mums vajadzēja sadarboties. Un tad kas visvairāk motivē cilvēkus? Atbalsts no vecākiem, tāpēc, ka vecāki ir pirmais, kur mēs piedzimst un ko mēs veidojam visvairāk. Un nauda, mērķis, mīlestība un ilga vai gara dzīve. Tas bija vienam cilvēkam mērķis, tāpēc, ka viņam bija ļoti sliktas veselības problēmas. Un viņu motivēja tieši tas, ka viņš grib patiešām ilgi dzīvot, tāpēc viņš arī izvēlējās to tematu veselība. Tāpēc, ka viņam bija ļoti tā svarīga. Mēs visi saprotam, ka visiem ir dažāda veselība. Daži kā mēs ar tevi slimojam katru otro sekundi. Jā, un mums grūti vienkārši izsasaroties, savukārt daži ir ļoti sagatavoti un var ziemā staigāt bez jakas. Tāpēc, ka viņi dzīvo vienā sekundē no skolas. Viņi ķūri. Un vispārīgi šīs programmas ietvaros mēs dabūjām šo diplomu. Šo diplomu dabūjām tikai mēs, tāpēc, ka tikai viens gāja. Un es ceru, ka skolotāji rīt, kad ies kamerā un ieraudīs šo tēmu, viņi būs ļoti laimīga. Jā, te rakstīts kādreiz nedēļa pateicība Rīgas uz 5. vidusskolu par dalību pasākumām mērķē augstāk. Rīgas vispārējā izglītības iestāžu karjeras izglītības atbalsta centrs Rīgas uz 5. vidusskolu. Un šodienas datums. Mums diplomiņš, mēs arī saņēmām kuņčiņas, kuras es ļoti gribu apēc. Man tā bēdas vienkārši. Tas nevis, Es iedevu 2 meitenēm, kuras arī piedalījās nodarbības par 2 končiem, tāpēc es mēģināšu 2 končus arī mums sadot. Es arī mums pietiks. Jā, mums pietiks vienīgi un 2 paliks pāri. Jā, es tieši gribēju teikt skolotāju. Es arī gribēju tieši teikt. Same mind. Great minds think alike. Unfortunately, we're both very stupid. Es pabeidzu 9. klasi ar tādu liecību. Es pabeidzu 9. klasi. Mēs tagad tas neapam. Yes. Nē. Tu izdarīji? Kas tu uzdevi? Kāpēc Es neredzēju. Nē. Kur Rīgā? Ir pilnībā sarkaņš kitādi. Tas ir brīnājums, kas nav sarks. Viņš ir ļoti garšīgi. Nedomāju. Anyway. Labi, vēlreiz skatītāji. Tie uzdevumi jau klausītāji. Tā kā mēs mikrofonu iebāzīšu kaut kur nevar. Nothing. Viņš tik putekļainais, man ir alerģija uz putekļu. Okay, tas definitely būs jāizgriež. Tu nevajag klausīties.
Mēs to pie redzējiem brīdī. Šeit vajadzētu man pat kliņš kāpšanu normāli izstāstīt, kas pārāk histēriski visi izstāstīja. Un arī Nikols ir tagad kliņš kāpšanu, to arī neviens. Jā, es arī ir vienais kliņš kāpšanu. Nu, būs varbūt. Ko esi tas draugs, kurš uz gadu? Nē, tas bija Kunders. Tas bija kaut... Jā, viņš kā salauza, jā. Tas, kurš ir tur vai tas, kurš ir? Tu pateici, ka viņš vairs neiet mūsu skolu? Nē. Sacīts. Es pateicu tikai, kurš ir tur? Nē, vienkārši... Es varētu mierīgi izstāstīt, vienkārši es domāju, un labāk vārdus nepieminēt, tad vienkārši pilnībā viss tas mans plāns vienkārši rekonstruējās. Vienkārši rekonstruējās. Jā, un runājot vispār par nodarbību, mēs bijām ļoti aktīvi klasi. Nu, vispār es tā kā... Jā. Piemēram, bija tā, ka mums vajadzēja tā kā sadalīties tieši grupas kategorijās, kurās ir no vienas skolas, piemēram, mēs no 25. vienā grupiņā, no kaut kādas citas skolas vienā. Mēs visi apsēdamies uz grīdas, principā tur, kur sēdēja vadītāji. Nu, tā kā stāvēja tā kā. Mums ir aktu zāle, šeit ir pati skatuve, šeit ir vieta, kur stāvē mūsu vadītāji, un šeit bija krēsli. Un visi kā normāli cilvēki apsēdās kaut kur šeit. Mēs apsēdāmies šeit, un vēl grupiņa apsēdās šeit. Viņi sēdēja, un viņi ieraudzīja organizātoru, ka mēs ļoti daudz ko esam. Un viņi pateica, jūs varat palikt te. Un es pateicu, Jūs varat sēdēt. Tas nav interesanti. un tad jā, es pateicu, jā, mēs sēdēsim, tas ir mūsu grīda, mūsu 25. vienas skolas Mūsu aktu zāle. skola, mūsu aktu zāle, mūsu grīda, mūsu pakaļs uz šīs grīdas. Jā. Un mēs palikām, mēs ļoti aktīvi pastāstījām vispār, ko mēs domājam par šo visu, tā kā par motivāciju, tieši mēs par to draudēšanu stāstījām. Nu, mēs stāstījām. Mēs! Un tad es tikai pēc šī visa. Man nav problēmas tā kā runāt ar cilvēkiem. Es eju un runāju, tikai pēc tam domāju, ka tas bija bail. Un tā kā šis viss bija no šīs grāmatas, un arī, piemēram, citējumi pašās beigās ņema no šīs grāmatas, Vinijs Pūks kādreiz teica, tas ir citās no Alana Aleksandra Milna grāmatas Vinijs Pūks. Tu esi drosmīgāks nekā tu tam tici, stiprāks nekā izskaties un gudrāks nekā tu domā. Tu saki tikai taisas stūrs. Ieģelis. Ar godu? Jā, es tikko gribētu teikt, ka tur nav. Nē, es tev iedodu. Vispār es domāju, jā, varbūt organizēt atstāju kaut ko grāmatā. Es nepastāstīju, kā es iedodu šo grāmatu, bet es pastāstīšu. Un tad es apvēru šo tā kā aploksnīti, un te ir šitādas bildītes. Un man liekas, viņas iet kopā tā kā ar grāmatu, tāpēc, ka tas ir mērķē augstāk, tā kā tāds kartiņas, es domāju, kuras ļoti labi tā kā varētu kāds vēstulīties, un principā šis ir vāks grāmatai. Un tāpēc es domāju, viņi vienkārši nāk, tāpēc priekšām tad te ir tāds izgriezumiņš. Nu, jā, es piegāju pie organizātors, mums iedeva diplomiņas, končiņas, un pašās beigās, kad visas skolas jau gāja prom, es piegāju pie organizātors, pateicu, kas tā par grāmatu. Vispār, vai tas ir tā kā Vinija Pūka grāmata, tāpēc, ka es neapjēdzu, ka tas ir tā kā vienkārši citāts. Es domāju, vienkārši paņēmu Vinija Pūka grāmatu un nolasīju kaut kādu no lapas pusēm. Viņa pateica, ka tā ir grāmata, kur izdeva viņas kolēģis vai paziņas, un šī arī nodarbība bija balstīta uz šos grāmatas, tāpēc, ka, piemēram, šī darba lapa ir 5. lapas puses un arī 6. lapas puse un arī vēl kaut kāda droši vien no lapas pusēm, un tāpēc, jā. Viņa sāma teica, ka varbūt paprasiet savai bibliotēkai, varbūt viņi varētu nopirkt, un viņas varētu tikt. Es pateicu, jā, ok, un vienkārši es pasaucu Nikolu, parādīju, būtu forši mūsu podkastos pildīt šādu tipu uzdevumus, runāt ar jauniešiem, tāpēc, ka tas ir jauniešu podkasts. Un pašās beigās organizētājs, es redzēju, cik ļoti aktīvi jūs esat. Jūs savu skolni arī paldies, kā jums par piedalību, un viņi dzirdēja mūsu plānu, kā varbūt nopirkt visiem savasties un nopirkt šo grāmatu, un tad viņi mūs uzdāvināja. Mēs tikām pie šīs grāmatas vienīgā skola pirmkārt. Šīs pasākums bija organizēts mūsu skolā, otrkārt mēs aktīvi tiešām mēs piedalījāmies.
Un arī šī ir lieliska ideja, tāpēc, ka te ir ļoti daudz visādi uzdevumi par karjeru un par mērķiem. Mēs varētu vienkārši dažreiz mūsu podkastos ņemt kaut kādus tematus. Un vienkārši, protams, mēs nepublicēsim grāmatu, tomēr viņu vajadz varbūt nopirkt. Mēs par viņu runāsim, un mēs pieminēsim šo grāmatu, bet vienkārši tomēr, ja es gribat, tad tā ir, var teikt, būtnīca, tāpēc, ka jūs te varat rakstīt, un gan tam arī ir visādas dažreiz atziņas, un vēl tas ir kā dienas grāmata. Dienas grāmata izaugsmei, un te ir tāda uzdevuma kārtība, un mēs viņus pildīsim kopā, bet es domāju, mēs nerakstīsim viņā, tāpēc, ka mēs varētu viņu atstāt vēl kādam, varbūt nodot pat mūsu bibliotekā. Tas būtu īstenībā ļoti jauki. Mēs viņu pildīsim, bet vienkārši uz kaut kādas lapis, un tā būtnīca vienkārši taupsies vai ziepes un viss. Vai vienkārši kaut kādas ziepes, ko mēs varam savārīt. Jā, un pat tā varbūt mūsu būtis varbūt nav tā kā. Mēs varam jautāt arī skolotājiem dažādus uzdevumus, un pēc tam, es domāju, mēs varētu nodot šo grāmatu mūsu bibliotekai. Pirmkārt, lai mūsu biblioteka nepērk grāmatu, un otrkārt, lai arī citi jaunieši varētu viņu apskatīt. Tāpēc, ka tomēr mēs strādājam mūsu skolas labā, un ne tikai taisot šo podcastu, bet arī, piemēram, ar savu aktivitāti mēs ieguvām šo te grāmatu. Ar mūsu aktivitāti. Ar mūsu aktivitāti, jā. Jo mēs esam ļoti aktīvi komanda, un mēs visi esam ļoti runātīgi. Nē, bet mēs visi tā kā, es negribu teikt, ka es tā kā vienīgā tur kaut ko rakstu, nē, es tā kā pierakstu, es biju tā balss, kura runāja, kura izteica vairākums ideju, bet bija arī cits labs idejas, piemēram, par projekšanu un draudēšanu. Ļoti laba ideja. Tas labāk nekā pusēšana. Nu jā, vai nē? Mēs varam apspriest. Mēs varam apspriest. Nu, piemēram, tev personīgi kāds treneris pateiktu, kurš, ka tu kļūdies klients, vai kurš, ka tu kļūdies to klusā? Tieši mans treneris, viņš vienmēr mani motivē. Man tieši pāris gadus atpakaļ jau, kad es vēl biju tur 2. klasē, 3. man bija... Es gāju skolā, es gāju. Tie 7, 8 gadi. Tie nav pāris gadi, vairāk. Vairākas gadus atpakaļ es biju gājis uz futbolu. Mīnus 100. Tur bija treneris, kurš visiem ļoti tāds uzmaršīgs bija, teiksim. Viņš bija ļoti agresīvs. Nesauc arī komandas tā kā klubu un tā kā nevajag. It kā viņš to atcerētos no otrās klases. Es pat atceros. Es pārsteigts. Nē, man patīk, ka vienkārši treneris tiešām bija ļoti agresīvs. Un tā kā, ja runājot, man piemēram nepatiktu tas, kurš klusē, tāpēc, ka man jāzina manas kļūdas, lai es varētu viņus kaut kā labot. Bet man arī noteikti nemotivētu cilvēks, kurš visu laiku kliek, tu to nesasniegs. Man vajag tieši motivēt. Nē, viņš vienkārši agresīvs. Skrien, ātrāk, viņš vienkārši tā. Nu, tas ir cits. Tas jau ir cits. Bet viņš ir agresīvs. Viņš tieši tā. Kāpēc tu? Viņš ir agresīvs. Skrien! Nē, tik traki nebija. Un viss cilvēks par to skriet. Mīns tikai Bet viens tā ir cilvēks. agresivitāte. Jā, tā kā viņš nevis, es negribu teikt, varbūt viņš nebija agresīvs, bet viņš bija enerģētisks, ka tā enerģija no viņa tā kā. Nē, viņš bija agresīvs. Ok, mēs tā arī agresīvs. Nē, tagad tas treneris, jo viņa ir ļoti jauka un jā. Futbolā vai kliņš kāpšanā? Nē, kliņš kāpšanā. Ko es kliņš? Kliņš kāpšanā? Jā. Lai international, bet kliņš kāpšanā. Ok, reklāma. Bet nestāsti vairāk par kājām savādāk. Tā Viss ir abi reklāma. sapratu. Jā, Notonē. Es eju 6 gadus kliņš kāpšanā, man sākās 7. apmācības, teiksim tā gads, un jā, es par viņu uzzināju no sava drauga misteriskā, protams. Es ar viņu gāju kādu laiku, viņš man tur samācīja, kā vajag darīt basicus no tās kliņš kāpšanas. Tālāk viņš pameta kāpšanu, paliku tikai es, un es turpināju pēc iet. Es iepazinos ar vairākiem cilvēkiem, viņi ļoti jauki, es ar viņiem joprojām runāju. Tu pat zini, Mikals arī zini vienu no viņiem. Un, jā, vairākus. Nu,
tad, jā, progresa gāja, mēs tur sacensībās dažādām piedalījāmies, tur Luno pieminēja virvējumus, es arī vairāk uz mezglu zinu, ko var izmantot. Jā. Tur Kopīgi savti, jā. Kāpšanā. Man liekas, pilnībā dažādi tie mezgli. Nē. Ne, nu kaut kāds. Jā, astotnieks. Kaut kāds. Astotniešu kāps, apturūši. Visam daudzības mezglu. Tas ir Vakanais mezgls. Ir dažādi ielietojumi. Tāpēc... Es nevaru savu šņūras, tas ir. Jā, es viņiem slēgu sienu šņūras. Nu, ne tikā. Vēl ir promškos. Un es tur nevaru dos, kad... Bet vienkārši tā man ir sludenas, vienkārši man ir sludenas šņūras, ja? Es aiztaisu, pēc sekundes viņas ir vaļā. Vienkārši man jānomaina šņūras, tāpēc, ka viņas nevar piemērotas kā siešanai. Un man jau bēsīja tā kā visu laiku siet, tāpēc man vienkārši sludenas šņūras, kā viņas kā nevis fiksējas, bet viņas vienkārši un viss. Man tev ir perfekts atrisinājums. Jā. Superlīm. Paldies, Vēma! Tev viņi neatšņodēs. Nē, es kā ir būšu. Un... Tas jau cits jautājums. Tā ir cita problēma. Jā. Tā ir problēma nākotnē. Tagad tev viņi nav jāizsina. Kaut kur viņi superlīm. Jā, un... Nē. Un vienkārši man apnika, un es vienkārši iebāžu šņūras manā kurpē, un viņam tas ļoti nepatīk, viņš man cieš šņūras. Jā. Pirms šņūras. Daudzības mezglu. Kas? Kur tur esi draudus vai? Kur mal? Šņūra mezglu. Astotnieks. Kas šņūra mezglu? Tā, anyways, par kāpšanu. Anyways. Kāpšanā tur ir ļoti daudz, es teiktu, normatīvi, tāpēc, ka, jā, ir tie mezglī, tur skatāt ar virvēm, dažādiem rīkiem, tu zini jau daži, ko žumārs, kur grīgris, Vai no kā šobrīd? Ir priekšmets, ko sauc par šumāru, un es to sauc... Šumēri, kur visi taši? Žumārs. Es to sauc par homēru. Okay. Viņš bezklīpa, kad srīks, viņš apliek ar virvi, viņš iet tikai uz augšu un uz leju. To izmanto, iet uz augšu, vienkārši pa virvi. Un neiet uz leju. Jo, neiet uz leju, jā. Un ir tas grīgers, kurš es joprojām neēdzu, ko viņš dara. Bet tas ir kā groziņš tikai, tas ir žumā. Tas ir žumāra un grīgra bēs. Groziņš, kurš maksā sotaku. Grīgris sotaku. Ja, es grīgru sauc par Greg. Okay, Tas ir Homers un Greg, jā. Un groziņš ir basically, tur ir divi caurumi, tur ieiet virve šitā tēm. Tas nav, tas ir viens caurumi. Tu izmanto to karabīnu, tas neskaitās. Tur tikai iziet šitā tēm, ka virve, un tu ievelc šitā tēm, tu nolec. Tur ir cilvēku, un ja tu nokrīt, tur šitā, viņš nenokritīs. Ok, pagaid, tu izlaidi vienu lietu. Kāpšanā vēl ir tāda lieta kā jostiņa, tas ir tāda nauda un tam līdzīgi. Tāda lieta, kas ir ar tavu veistu, jā, tavām kājām tam līdzīgi, un tur saliek visus tos rīkus. Tu zini, ka ir tās bēbīšu šūpols, kur viņi izliek kājas un visu, var teikt, viņiem apakšdē. Tas ir basically kā ir jostiņa. Kliņš kāpšanā, viņš vienkārši visu tur aptvēr, tur ir visādi caurumi, tur visādas karabīnas pa tādu uzliek, lai droši. Es tev tūlīt kaut ko parādīšu. Jā, vēl par kāpšanu. Vēl ir, piemēram, boulderings. Boulderings tas ir kāpšanas veids, kur tu kāp vienkārši pa sienu klintīm, vienalga nav liela starpa, un tu kāp tādā augstumā, ka, ja tu nokritīsi, tu vari dabūt traumas, bet tu nenomirsi. Tā kā nav tik liels risks. Bet, jā, ja tu kāp kādā lielā augstumā, protams, ar kādu free solo, tas ir, ka tu pilnībā bez nekādas drošināšanas, kur es nezinu, nekāp kalnā, piemēram, klintī kaut kādā augstā, bet, es, protams, ko nerekomendēju nevienam, ja? Neatkārtojiet mājās. Jā, lūdzu, neskaties savas kāpjas. Jā, Es gribu ķiķi kāpēs. Es kāpu savu ledus kāpi. Jā, apmēram. Vika, ko tu te dari? Tu arī esi ķiķi kāpējis. Jā. Zinu, ko vēl tādu varētu. Niko, ko tu uzzināji, piemēram? Es uzzināju, ka viņš kāpšana grūta un man rokas netur.
Tas ļoti nav viegli. Jā, es moku. Jā, viņš man ir moka. Man ir briesmīgi. Ir liels, kad ir briesmīgi. Jā. Ja kādam ir bailes no augstuma, tad viņš kāpšana būtu viens no labākajiem veidiem, kā to varētu pārēt. Man ir diezgan bail no augstuma, bet es vienkārši saku, fuck it, we ball. Mēs bijām sporta muzejā un mums bija atļauts uz šitādi pakāpties. Un man pēc tam ticēja ceļi. Es atceros vienu stulbu lietu, tagad mēs tur bijām. Tā, kad visi kāpa tur augšā, piemēram, es, piemēram, kāpa augšā. Tur viens čalīts vienkārši tur stāvēja. Es nezinu, vai viņš bija tas viens no organizatoriem vai kas. Viņš tur stāvēja un teica, uzliec roku tur, uzliec kāju tur. Viņš vienkārši backsītoja visus. Te ir atsveic augšā drošināšana, jā. Jā, tur bija tā. Tur bija josta. Jā, tur bija jostas, es sapratu, kā es zinu, es saprotu. Tur diezgan normāli tās aizķeras. Jo tas, kur dasins kā, tur ir burtiski kaut kādi 2 milimetru mazums kupiņš, kā viņš vienkārši normāli. Jā, tur kāpšanā tādiem maršrutiem, tie saucas, viņiem ir dažādas grūtības pakāpes. Viņi aiziet no kaut vai 1 līdz 100, bet grūtākais, ko ir izkāpis, jebkādā pasaulē, bija 9B+. Tas nozīmē, ka tur ir tā, piemēram, 1A, tad ir 1B un 1C, tad ir tālāk 2A, 2B, 2C, un tā tālāk vienkārši. Un bēbis, piemēram, mierīgi varētu izkāpt 3 vai 4 kaut kādu. Un arī vēl ir plus, tas ir tā kā 0,5, tā kā, piemēram, tas ir, piemēram, ja 4A+, tas ir starp A un starp B, tā kā tā ir bišķi grūtāka versija no 4A, bet tas ir vieglāk nekā 4B. Un es biju grūtāko maršrutu, ko izkāpis, tas ir 6C. Vai tas ir kaut kādas sacensības tur savā starpā? Kurš ātrāk var? Tā ir saucas ātruma kāpšana, tas arī bišķi cits, jā. Bet ir... Tā kā jūs tātad vienkārši, lai jums ir pieredze, vai jūs arī kaut kam gatavojiet kaut kādām sacensībām? Interesanti man patīk, tāpēc, ka sākumā viss, piemēram, priekš Nikola, tas būs vairāk balstīts uz spēku, vienkārši viņš attīstās fiziski, bet tālāk, kad tu sāksi vairāk interesēs to tēmu, tas būs jau kā kaut kāds šaks, tas jau būs kā šaks, to vajadzēs izdomāt vienkārši, kā tu varētu tieši šitā pozīcija nonākt šajā pozīcijā un tam līdzīgi. Un tā kā man grūti to izskaidrot, tāpēc, ka tā ir tāda tēma, ka vienkārši man vajag to izskaidrot cilvēkiem, kuri pilnībā, viņi nevar, ka es taču nesaprotu, kā es varētu to izskaidrot. Tas jāredz, jā, visi tie maršruti, ko tu tur stāsti par 4 pusi. Tas ir daudz grūtāk nekā izskatās, jo tu tur stāvi un kāds rāpjas un tu domā, nē, nav tik slikti. Un tad tu 2 sekundes tur esi un skaties, ko tu gribi no man? Tas ir visbiežākā lieta, ko es saku viņš kāpšanā. Es vienkārši, ko tu gribi no manīm? Kā? Un tad es vienkārši tur sprākstu nost un tās un vienkārši, viņš vienkārši tikai rokā vienkārši uzrāpas augšā kā kāķis. Man salpā etiķi, tieši tā, kaut kā iemeslu laikam to. Tieši tā. Tāpēc, ir daudz grūtāk nekā izskatās. Un izskatās diezgan grūti. Jā, es sanāk, ka esmu priekš savu vecumu, es esmu diezgan stiprs kāpējs tieši priekš savu vecumu. Kādas vecuma grupas vispār var piedalīties? Ja kāds gribētu? Vecuma kategorijas tur arī ir pa burtiem. Es tieši neapsos, kā tur vai nu ir no A līdz G, tā kā... Vienkārši zinu tikai tieši vecuma posmus, tā kā kuri var piedalīties. Tas jau cits viņa aizsas. Nē, jebkurš. 2 mēnešu vecs. Nē, piemēram, no 5 gādiem kaut vai līdz 90, tās visi grupas no A līdz G. Tas ir atkarībā, kā kurās sacensībās organizē. Tur varbūt katrai valstī dažādi sacensībās dažādi. Un, piemēram, tavā centrā vai nodarbības, kur tev meklēt, kā tas saucās? Komandā, kur es eju? Vienkārši, piemēram... Ja cilvēks gribētu arī iet kur viņam tevi meklēt? Tā kā, piemēram, ir kaut kāda mājaslapā ar nosaukumu? Man šeit mums ir mājaslapā. Ir vairākas komandas Latvijā tieši. Slavenākās būtu... Tas ir komandās. Vienkārši ir gribies viņš kāpšanu, kur zvanīt. Tā kā tieši, lai ietu ar tevi
kopā. Kādam ir krašs uz tevi, kā Nikola bija krašs uz vienu no autofokusa, un tas pats arī būs tā, viņi gribēs iet, lai iepazīties ar tevi, kur viņiem meklēt informāciju. Es varu pateikt komandas nosaukumu, ja viņi ievadīs viņu internetā, tad visticamāk būs rezultāti. Ok. BC Dogma. Tas ir Centrs Dogma. Tu ej uz nodarbībām kaut kur tur, Dolas pusē? Jā, mēram. Es tad zinu, vienkārši mana māsa arī ir Centrā Dogma, bet viņi tur iet vairāk uz radošiem pulciņiem. Ķeramika... Jā, tur arī drošāk stāvā. Tur ir daudz, kas un sakarībā no centriem, piemēram, pie manas māsas skolas centrs, kur ir vairāk radošiem. Tur nav tik daudz fiziski, tur nav zāles, bet, piemēram, zinu pie Dolas, kur ir Dolas pusē. Tad tur ir varētu būt kliņš kāds, ģitāra, vēl kaut kas. Jā, tur daudz kas. Tur ļoti daudz. Jā. Un tā apmēram laikiem mums sāk beigties laiks, pēc ir laiks atvadīties. Jā, mums tā kā plānu punktu vispār. Svecītes, neaizmirstiet karodziņus. Jā, vai ne? Jā, pieklājīgi apģērbu. Ja jums ir kaut kādi jautājumi par tām svecītām, tad noteikti varat rakstīt mūsu karjeras konsultantei, Irīdē Marozovai, vai pieiet pie viņas noķersdienu un pajautāt, cik vajag, kādas vajag, vai vēl vajag. Var īstenībā katrs klases vajag tieši tādas. 7 baltas un mūsu ieteikums bija to darīt. Depo. Vēl ko mēs jums jautāsim, mums vajag atgriezenisko saiti, mums vajag jūsu atbalstu. Tāpēc noteikti noskatoties 300 reizes, nolaikojiet no 5 profiliem, uzrakstiet komentāru. Un lūdzu, visi, kuriem ir kaut kāda mazākās ziepītes savādījuši, ka viņi aizmirs kaut ko uz skolu atnes, un tad viņiem bija nepatikšanas. Visas tādas ziepes, mums ir Google Docs, Google Forums, vienkārši tur ierakstat un kaut kādu atbalstu par ko jūs gribētu redzēt, ka mēs runājam, dzirdēt, ka mēs runājam, un tā tālāk. Un ko no skolas jūs vēlatos, lai mēs intervējam, jo mēs varam intervēt jebkuru skolotāju vai... Mēs varam mēģināt jā, jo mēs nevaram garantēt, ka skolotāji tām piekritīs. Bet lūdzu, jebkuru atbalstu un jebkādas atsaucas. Jā, protams, jūs varat pat, tur ir tā kā vārds, nav obligāti, bet, jūs varat nosaukt sevi par mapa numur 3. Un vienkārši mums vajag atgriezenisko saiti. Pirmkārt, tas ir mūsu pirmais podcasts. Mēs jau uztaisījām 101 kļūdu, jo tas nebija tik labi, sagatavots. Un mēs kā komanda, ļoti daudz kas sasniegtām, jā? Mēs. Jā. Okay. Un jā, mums vajag jūsu viedokli gan, piemēram, vai skaņas kvalitāte ir laba, vai, piemēram, viņu dzird sliktāk, un tad mēs mēģināsim to izlabot, vai kādam prasīt mikrofonu, vai mums savāk naudiņu un nopirkt mūsu projektam, tāpēc, ka mēs tiešām gribam, lai tas ir dzīvojošs projekts, lai tas nav tā kā vienreiz notika un viss, par viņu aizmirst. Nē, mēs gribam patiešām jūs informēt, ar jums runāt un nebaidieties rakstīt ziepes. Veidojiet Instagramā anonīmos accounts un rakstiet ziepes, vai vispār, piemēram, kaut kādas situācijas, kurās jūs sapratāt, ka ir kaut kāda problēma, un jūs nezināt, kā ķīkoties, mēs to izrunāsim un tā tālāk. Meklēt mūsu sociālos tīklus, spiediet like, follow un rakstiet komentārus. Lielas paldies jums! Bye! Ja jums patika šī epizode, piesakojiet mūsu Instagramam varam.ziepes.smu vai mūsu TikTokam @varam.ziepes. Arī jūs varat abonēt mūsu YouTubeam un piesakot mūsu Spotifyam, kuri abi būs zem video. Paldies par klausīšanos!